Jā, vakar, mīļās dāmas, ka jūs esat šeit atnākuši. Man vienmēr ir prieks, milzīgi patiesība par tām, kas ierodās, vai tiem cilvēkiem, ka pamazām nāk vēl cilvēki klāt. Par tiem, kas ir atnākuši, jo savādāk ir ļoti grūti nodīt webināru, kur gribās ierakstīt. Tā kā jūs šeit esat, man ir kāds, ar ko runāties. Protams, visiem, kas mani nepazīst, tādos priekšā, mans vārds ir Dācis Pāri. Man ir daudz lomas, ko es dzīvē pildu. Viena no tām ir skolotāja. Esmu arī coach spērās pa modernam sakot, no šīs coacha zināšanām būs daudzas lietas, ko es šodien jums stāstīšu, ko varētu izmantot attiecībā uz palīdzēšanu bērniem tikt galā ar stresu. Tad šis webinārs patiesībā ir derīgs ne tikai to bērnu vecākiem, kur tad ir bērniem jākārto eksāmeni, tas der jebkuriem vecākiem, kuriem bērni streso par to, kas notiek mācībās, par to, kas notiek skolā. Tā kā nedaudz iesildīsimies, es ļoti gribētu, lai jūs aktīvi piedalīties šajā webinārā un lai jūs man komentāros rakstiet, ja es uzdot kādu jautājumu, tā kā pirmā iesildīšanās, vai jūs man labi dzirdat. Ja, tad komentāri, tas ir čats, varat nospēst atvērt vaļā, rakstīt savas atbildes, es arī tieši tāpat atveru vaļā un redzu, kas notiek, ko jūs man rakstat. Vai jūs man labi dzirdat, vai ir labs skaļums, vai vajag skaļāk, mazāk, ir labi, ja? Ko? Otrā iesildīšanās, no kuras puses jūs esat? Latviešiem ļoti grūti ir ar iesildīšanos reizēm. Protams, ka reizēm gadās, ka sēž pie telefona, to pat nav iespējams uzrakstīt. Tā, Rīga, Valmiera. Tā, vakar, jā. No Liepājas Rekā. Tomēr mēs gan būsim apskāvušas visu Latviju. Jā. Varbūt kāds teica arī pievienosies, to tad redzēsim, bet jebkurā gadījumā mēs dodamies uz priekšu. Es sagatavoju nelielu prezentāciju, kā uzskats līdzekli, lai jums arī vieglāk sakot līdz, ko es stāstu, un tad es ar to arī padalos. Mazliet kavēšanās pašai. Jā. Liekas, ka pirmoreiz to darītu. Arī, kā jūs pievienoties, ļoti jauki, tieši man kavēšanās arī palīdz jums ieraudzīt visu no sākuma. Tātad, es esmu ieplānojis, ka šajā webinārā apmēram no satura 30% varētu būt, kur es dalos ar savām zināšanām. Apmēram 60% būs, kur mēs veiksim jau konkrētus vingrinājumus, kas būs pieredze gūšanai, bet vienlaicīgi arī jums izmējāt, kā tas ir, kad tikko biju pati satraukusies un pēkšņi vairs neesmu tik ļoti satraukusies, un tad, protams, būs arī šī jautājuma atbilžu daļa, kur mēs arī varēsim viens ar otru, varbūt kādus jautājumus uzdot, izdzirdēt, tā skaitā vecāku viedoklis vai vecāku pieredzi stāsti. Un es piedāvāšu citu perspektīvu. Iespējams, ļoti atšķirīgi no tā, ko jūs redzat, kā jūs redzat, kas notiek ar skolniekiem, ar jūsu bērniem. Varbūt tieši tādu pašu, kā jūs domājat, tā ir mana perspektīva. Un jūs tai drīkstat nepiekrist, vai arī tikai daļai piekrist, bet, protams, ir vērtīgi paklausīties, kādas ir tās citas perspektīvas, varbūt tā ir kaut kāds vērtīgs grauds. Un mēs sāksim uzreiz ar diagnostiku. Un jautājums ir, ko jums vecākiem izraisa vārds eksāmeni? Un tad es lūkšu, lai jūs rakstiet komentāros, ko jums izraisa, kādas asociācijas šis vārds eksāmeni. Un asociācijas var būt jebkas atmiņas, kādas bildītes, kas rādās acu priekšā par jūsu eksāmeniem vai par jūsu bērnu eksāmeniem. Vai varbūt tas ir par sajūtām, ja vairāk runājat, kādas jums ir sajūtas, ka jūs domājat par eksāmeniem. Šarmuļi, uztraukums. Stresu, neskaidrību, uztraukums. Jā, nekas patīkams, vai ne? Varbūt kādam ir kaut kas patīkams, jo ir taču dažādas pieredzes. Reizēm eksāmeni var būt kā svinības, kur nosvinam to mācību kaut kādu posmu, lai ietu tālāk uz nākošo posmu, un svinības var būt vienmēr patīkamas, un tas nekas, kāda ir atbilde,
Un es to saku, un pēc sevis iesmēju, jo es zinu, ka vismaz Latvijas izglītības sistēmā nav tā, ka tas nekas kā tev atzīmnās, tik pie mums mēs tev mācīsim. Ja? Tad mēs gadīties tā, ka skola pretīm neņem, un tad mums ir tā kā pārsvietrot strīpa pāri tiem mūsu plāniem, ko mēs esam ieplānojuši, un tad mēs esam izmisumā. Ko tad tagad darīsim? Līdzīgi kā nepieņem skolā, pēc tam nepieņem kaut kad darbā, un mums tas ir vienkārši sāpīgi, ja mēs netiekam tur, kur mēs vēlējamies, jo tiek ievainots mūsu ego. Nu tā. Arī klusē, droši rakstam, mēs esam nedaudz lielākā lokā, nekā jūs man rakstējat. Jā, saņemieties rakstīt, būsim aktīvi. Labi. Nākošais jautājums, otru diagnostika. Ja jūs domājat par eksāmeniem, par jūsu bērnu eksāmeniem, cik intensīvu stresu jūs izjūtat? Un šo te stresu novērtēja tādā subjektīvajā skalā no 0 līdz 10. 0 stresa no vispār. Un 10 ir maksimālais stress. Tā varētu uz iepriekšējo atbildi ir pārbaudas satraukums. Nu, visticamāk, ja viss būtu labi, jūs pie manis nenākt. Jā, tā kā normāli un saprotams ir šīs atbildes, bet tāds jautājums, kā jūs novērtējat savu stresu tagad? Skalā no 0 līdz 7, 10 maksimums. Mēdz gadīties, ka kāds saka, man ir visi 100. Jā, kad ir milzīgs stress un kā ar to tikt galā. Atbildes nav dažādas, 7, 5, 8, 9, 5, 7, nu, 0 pagaidām nav nevienam. 5 jau ir patiesībā diezgan augsts stress. Jā, satraukums par bērnu stresu, 7. Jā, mēs, protams, redzam, ka mūsu bērni arī streso, mums ir grūti to noraudzīties. Un pat nevar saprast, kā ir labāk, lai tie bērni streso vai nestreso. Mans bērns šogad atkal kārto eksāmenu, un šodien bija jābrauc monitoringa darbs pildīt, un aizbrauc tādā mierā, likās viss kārtībā, labi iemācīsies, tā kā, vai tas ir normāli, vai kaut kādu nelielu satraukumu var būt, ka varētu, bet vai tas ir vērtīgi. Tad, kas ir stress? Ja? Tad, protams, stress ir, ko mēs vispār saprotam ar stresu, tad dažādas vārdas, ko mēs stēpjamies stresa, uztraukums, satraukums, nemieris, bažas, bailes, panika, bet tas ir tā kā viss no šīs sadaļas bailes, baiļu sadaļa. Patiesībā stress var būt jebkas, stress ir mums ķermenim, ir tad, kad rodās iedomāts vai reāls briesmas mūsu ķermenī vai mūsu ego. Nu, eksāmeni tas, protams, nav par ķermeni, tas ir par ego. Tad, kad mūsu ego var tikt ievērnos, tā kā mēs nesaņem tādu vērtējumu, kādu mēs gribējām, jo visiem jau gribās to maksimālo vērtējumu. Diemžēl skolu sistēmā tā ir iestrādājies, ka bērni iemācās, ka netiek novērtēts viņu zināšanas, ka tiek novērtēti viņi paši. Un tas ir ticējums, ka atzīme vērtē viņus, nu, kāds tev ir vērtējums. Neviens nesaka, kāds ir vērtējums tavām zināšanām. Vai cik tu esi apguvis no tās tēmas, kas tev bija šī kursa ietvaros jāapgūst, un cik labi šīs zināšanas esi parādījis. Jo īstenībā jau tā atzīme, ko liecina tikai to, ka tajā mirklī, kad šī zināšana kontrola tika veikta, tas bērns spēja parādīt to, ko viņš zina tā, lai tie, kas jautā, nu, kad atbild tieši to, ko viņam prasat. Tad ir tāda trenēšana, jā, tu atbildi to, ko tev prasa, nevis to, ko tu zini. Jo ļoti var gadīties arī tā, ka bērnam tā zināšanas ir krietni plašāks, bet tikai tā viena tēma, par kur šoreiz jautājumu uzstāv, ir tā neveiksmīgā tēma, kur nezināt. Tā kā manā laikā mēs droši vien vairākiem no mums varētu būt, ka mēs gatavojamies eksāmeniem gan 8. 9. klasē, ka vidusskolē mēs rakstījām biļešu klades, jā, tad bija biļetes 40 biļetes katrā pa 3 jautājumiem, mēs rakstījām klades un visās atbildes mācījāmies. Un ja mēs nezinājām to vienu biļeti, ļoti neveiksmīgi viņu izvilkām, tad mēs viņā vienkārši, nu jā, mēs dabūjām sliktu vērtē, bet mēs nezinājām tikai to vienu, vispārējais zinājām. Kas notiek, kad ir stress, kad ir šis te reālais vai iedomātais apdraudējums, tad mums ir mūsu ķermenis tā ir veidots, ka mums ir 3 stratēģijas cīnīties, beigt vai sastingt. Kāpēc? Tas nav no tiem senajiem laikiem, kad bija vai nu jācīnās, jābāga vai jāsastingst, kad ir stresa situācija. Stress parasti tajos laikos, senajos laikos, tā bija izdzīvošanas risks. Vai mēs būsim dzīvi, tā kā mums uzbruks lauva pēc tam, vai arī mēs būsim apēsti. Vai tā kā nedraudzīgā cilts mums uzbruks, vai mēs izdzīvosim, vai arī mēs tiksim nogalināti. Un tāpēc šī te stratēģijas, kas mums ir iestrādāts mūsu zemapziņā, kā mūsu enerģētiskā sistēma izdarbojās, ir tā, ka tās smadzenes, kas ir jaunās smadzenes, neokorteks, kad tās pārstāja darboties, mums sāk ieslēdzās reptilās smadzenes, kur ir šī te izdzīvošanas instinkti, un ķermenis dažādas izpausmes sāk rādīt, un tas, kas ļoti
klasisks ir tā svīšana. Tad bērni aiziet uz skolu, viņi vienkārši svīst klasē, un tur pavisam nav kas, tur pat ir augsts. Arī pātrinātās izdarbība, roku trīcēšana, tas viss ir normāli. Un tas ir tikai tāpēc arī kaut kādā roku trīcēšanā mēs ļoti cenšamies savākties, vēl tikai mēs spētu nosēdēt tajās stundās. Un ja mēs kaut kādas tās izpausmes ieraugam savos bērnos, vai tā kā man gadās, ka atnāk skolnieki un viņam jārēķina matemātika, jo es matemātika privātas stundas vadu, un tas bērns, es skatos, trīc rokas, viņam viņš nevar parakstīt, no rokas trīc, viņš pie manis ir atnācis, un vēl jau nu pat eksāmens viņš jau ir pārbijies. Tā visa mobilizēšanās cīņai. Ķermeniskā līmenī noteikti daudz vairāk nekā mēs to redzam. Tās ir virsnieres, kuras izstrādā stresa hormonu kortizolu. Tas kortizols tiek izmests asinīs atkarībā no tā, cik tās briesmas ir lielas, tad vai nu lielākā vai mazākā davā, un tad asinsrite tiek piegādātas visiem orgāniem un tiek enerģija iedota muskuļiem un tiek atņemta smadzenēm. Un tas ir tas sliktākais, ka tad, kad bērni ir stresā, viņiem atņemta enerģija smadzenēm vairs nevar padomāt. Un tad iestājas, kad ir šie te blackouti. Apziņa aptumšojās, pēkšņi neko neatceros, pēkšņi neko nezinu. Mēs vienkārši sastingstam, nevaram saņemties, mums negribās ķerties klāt. Arī izvairīšanās būs, ka arī negribās ķerties klāt, nevar saņemties. Bet sastingšana nevar pakustēties. Mēs vienkārši cenšamies, lai mūs tas lauva, kas uzbruk, nepamanītu. Tas ir tā, kā aiziet uz eksāmenu, un lai tikai man nepamanīja, lai tikai neiedot kādu uzdevumu, tad diemžēl tā nenotiek. Pie tāfas varētu izsaukt. Labāk ir tad, ja mums ir šī automātiskā reakcija, aktīva rīcība. Labāk, bet nepietiekoši labi, tāpēc, ka aktīvas rīcības laikā, jo tām smadzenēm vienalga nav enerģija, netiek piedota, un tad mēs varam ļoti aktīvi rīkoties, un liekas, ka mēs te kaut ko ķeram grābjam un ņemam visas grāmatas un kaut ko cilājam, mums gribās pilspālu tur pēkšņi klikšķināt un papīrus pārkrāmēt, un dažādiem cilvēkiem dažādi izpaužās, kādam gribās iet īrīt māju, kādam gribās iet skriet, viņam vienkārši gribās no tā stresa atbrīvoties. Ir tā, ka tas stresa hormons kortizols asinīs nemaz tik ātri nepazūd. Viņš pazūd pie fiziskām kustībām. Tāpēc, protams, ir tas milzīgais stress, tad fiziskas kustības palīdz, bet atkal nevar būt par daudz, jo pārādās fiziskās kustības arī to kortizolu nenoārdīs. Un tad tas cilvēks bērns, kuram tuvojās eksāmeni, viņš aiziet gulēt, viņam tas kortizols ir asinīs, viņš nevar izgulēties, jo viņam tas kortizols viņu pat tur nomodā. Ir arī, varbūt jūs paši kā no savas pieredzes ziniet, ka mēdz būt tā stress, ka vispār vakarā nevar aizmigt, ka ir mandrāža, ja, kad tu visu laiku domas kaut kur griežās un rītdien eksāmenis, un vispār vakarā nevar iemet 1 stundu, tikai bērniem tā var gadīties tieši tāpat kā mums pieaugušajiem. Diemžēl ar sportiskām aktivitātēm var nepietikt, jo kāpēc? To stresu tātad izraisa iedomātas briesmas. Tātad mums ir iedomātas briesmas par to, ka eksāmenā notiks kaut kas slikts. Un tās iedomātās briesmas, tas ir mūsu ticējumi. Tie ticējumi ir veidojušies mums pašiem, ka tie, kas gūst to pieredzi, tad mūsu bērniem tie ticējumi var būt veidojušies. Tās viņu pieredzes laikā, ko viņi ir guvuši šīs dzīves laikā. Un pieredzi, protams, pirmo pieredzi gūst mājās no mums vecākiem, un mēs vecāki reizēm kļūdamies, tā kā mēs cenšamies motivēt savu bērnu darbam, lai mācītos, un pasakām viņam tādu frāzi: tu slikti mācīsies, tu netiksi nevienā skolā, tev vispār nākotnē tu būsi nabaks. Un it kā tās tur citu kaut ko tādu pateicām, tādas muļķības, un bērns to tā kā palaid grausīm, tā kā izskatās, ka nekur dižu vairāk pat nesāk mācīties. Tad, 3., 4., 5. klasē. Pienāk eksāmens, viņš pēkšņi atcerās šo te mūsu frāzi. Ja, ka, ja tu slikti mācīsies, dabūs slikti atzīmi, nekur tev neņems skolā, nekur tev neņems darbā, no tevis nekas nesanāks. Un pēkšņi viņam šī te frāze griežās galvā, tur galvā skan vairākas balstīņas, viena no tām saka, no tevis nekas nesanāks. Tu esi muļķis, tev nekas nākotnē nespēj. Un, protams, ka no šīm te frāzēm, kas ir kaut kad pateiktas, un diezin, kurš to ir pateicis, viņi var būt daudz, un kura šajā mirklī, kad ir tuvojas eksāmens izpildīs laukā, mēs īsti nekad nezinām. Un tad ir tāds, ka, kaut kā tik caur tai skolai, nomierināt to bērnu tādā ziņā, ka, tai tās pozitīvās frāzes pat, ka, pat ja tu izskatīsi šajā eksāmenā, noteikti būs kāda skola, kur tev paņems ar atplastām rokām, un tad jau laiks rādīs, kāpēc tev tajā skolā vajadzēja nokļūt. Jā, nepatīkami, tas jebkurā gadījumā ir nepatīkami, ja tu izkrīt, ja tu nedabū tādu vērtējumu, kā tu gribi, bet lai vai kāda situācija būs, mēs to risināsim. Un noteikti atrisināsim. Dzīve nebeidzās ar to, ka tu kādu eksāmenu varētu nenolikt. Nepatīkami jebkuram, bet noteikti mēs to atrisināsim. Tas būtu tas, ko
kurš vecāks to varētu teikt savu bērnu mierināt. Bet, protams, mums ir jāspēj to pateikt, jo mums jau vecākiem var būt tieši tāda pati stresaina situācija, bērns netiks skolā, sēdēs man uz kakla, kā tad es viņu uzturēšu, tik ļoti cerēju, ka viņš beidzot sāks kaut kur mācīties, lai varētu labu darbu dabūt, bet viņš tad visu mūžu būs, mēs uzskatām, ka arī būs nabadzīgs, tāpēc, ka esmu aizmirsuši par visiem tiem veiksmīgiem cilvēkiem, kuri ir pierādījuši, ka var biznesu, piemēram, taisīt un nav pat jāpabeidz, pat vidusskolu nav jāpabeidz, tāpat tās var būt ļoti veiksmīgs uzņēmējs un sabiedrībā cienīts cilvēks. To mēs aizmirstam, jo mums pašiem ir ticis iestāstīts, ka daudz un čakli ir jāmācās, lai pēc tam mēs būtu kaut kur hierarhijā augstāk un varētu pelnīt labāku algu, mēs varētu sēdēt tur. Pašvaldībā, valsts iestādē kaut kur vai būt kādā uzņēmuma padomē, un tiem taču ir tās milzīgās algas, bet tur ir labi jāmācās. Diemžēl. Tas tā nav vienmēr. Ja? Lai tiktu pie laba darba, nereti vajag vairāk kontakts nekā īpašas zināšanas. Ja? No daudziem cilvēkiem, visi, kas beidz augstskolu, jebkurš varētu to darbu darīt, bet pieņem tikai vienu. Nereti tas ir cilvēks, kuram ir kaut kādas personības īpašības, kas atbilst vairāk, vai arī kuram ir vajadzīgie sakari, lai varētu to darbu veikt. Lūk. Labi, iesim uz priekšu. Man ir metode, kur es jums stāstīšu, kā var tikt galā ar stresu, vienkārši unikāla metode. Nedaudz pievērsīsimies tēmai par smadzeņu darbības ātrumu. Akls skara ļoti to, kā bērniem būtu eksāmenos kārtot. Tad mēs, kad esam nomodā, mums ir smadzenes darbojas šajā beta stāvoklī, nomas, koncentrēšanās, mācīšanās. Tas nav tas stāvoklis, kur mēs spējam būt ļoti, ļoti radoši un atcerēties to, ko esam veiksmīgi bijuši aizmirsuši. Ļoti labi būtu, ja mēs varētu nokļūt gamma stāvoklī, kur vispār ir atklāsmes un kur mēs spējam pieslēgties tādu vispasaules apziņai un mums nāk kaut kādas idejas, kuras, mēs spējam eksāmenu laikā pat uzrakstīt jaunu matemātikas teoriju vai latviešu valodā kaut kāds gramatikas likums, ko nekad neesam zinājuši. Ir veidi, bija tāds Meksikā, bija radioinženieris Jose Silva, viņš uz saviem bērniem eksperimentēja, ka bērnus ievest tā alfa stāvoklī, ļoti, ļoti relaksētā stāvoklī, lai viņam atvieglotu mācīšanos, jo alfa stāvoklis ir tas, kurā bērni vislabāk mācās. Teta ir vēl tāds labāks stāvoklis, tas ir, tā kā maziņš bērniņš piedzimst, tad viņa smadzenes darbojās sākotnēji teta stāvoklī visu laiku, tāpēc tas ir tas super ātrais mācīšanās stāvoklis. Pēc tam bērnam pieaugot, smadzenes sāk darboties ātrāk, nokļūst šajā alfa stāvoklī, tā kā daļu laika teta, daļu alfa, protams, dziļās miegs tas ir delta. Ja? Bet apmēram 6-7 gadi, kad jau smadzenes sāk darboties šajā beta stāvoklī, tad arvien ātrāk sāk darboties smadzenes, un mēs nonākam tur, kur mums, lai mēs mācītos, ir jāmācās un jākaļ, nevis vienkārši jārelaksējas un jāļauj šīm zināšanām atnākt pašām no sevis. Tad, kad mums ir stress paaugstinās, tas smadzenes mums darbojas šajā beta stāvoklī un uz alfu netiek. Un pat nevar aizmigt vakarā, arī saistībā ar to, ka smadzenes ātri kustās. Bet, lai varētu atslābt un dabūt tās atbildes, kuras nāks laukā no zemapziņas, jo, lai visu atcerētos, kas ir bērniem mācīts 9 vai 12 gadu laikā, ir diezgan sarežģīti. Mums pieaugušiem ir grūti atcerēties. Protams, palīdz atkārtošana, kas ir, jūs esat daļa no manas, arī manu privātu skolnieku vecāki, aiziet pie privātas skolas, atkārtot pilnīgi visas tēmas, kas ir iespējams, tā kā pārspēt, pārpareitināt kaut kādas uzdevumus, pastīties, kas tad tur ir bijis iepriekšējos gados un tā kā atgādināt sev. Ne visas lietas var atgādināt, jo vienmēr ir kaut kāds nianses, uz kurām nepaskatās, un pēkšņi tajā gadā, kad mūsu bērns kārto eksāmenu, būs kaut kas cits. Bet ja bērns spētu nomierināties, nonākt tuvu šim te alfa stāvoklim, tad tās atbildes pašas atnāktu. Līdzīgi kā pie iemikšanas, kad mēs gribam pašlabākās idejas atnāk, ko varētu darīt vai kā varētu atrisināt šo te mūsu problēmu. Par rīkiem un metodēm. Man kā coacham, tad pirmkārt es par coachu kļuvu, jau cik būs 15 gadu atpakaļ, kad es biju nesen pārcēlusies dzīvot uz Vāciju un mēģināju atrast savu vietu Vācu zemē, ar ko es varētu nodarboties un savas ļoti arī tādas privātās grūtības piedzīvoju un meklēju, kā sevi izvilkt no tās bedas, kurā es biju iekritusi, un man pamazām sāka doties rokā dažādas metodes, kuras man ļoti, ļoti palīdzēja savu laiku, un tad es sapratu, ka to, ko es esmu izmēģinājis sevi un ko es redzu, ka tas tiešām darbojas, ir tik vērtīgs, ka tas ir jādod citiem cilvēkiem. Tad es kļuvu pašnodarbināta un sāku pamazām šo te savu arī biznesa ceļu, savu pašnodarbinātības ceļu stāstīt citiem, ko es daru. Kļuvu par vienlaicīgi gan par skolotāju, arī sniedzot šos te pakalpojumus, tieši palīdzot ar kaut kādām problēmām tikt galā.
Un man savulaik pirmā metode, kuras apgūju, bija šī emocionālās brīvības tehnika, jeb bungošana. Tā ir tā, kas jūsu bērniem palīdzēs vislabāk tikt galā ar stresu. Kas ir bungošana? Bungošana ir tāda metode, kur tiek bungots ar pirkstu galiem pa akupresūras punktu. Akupresūras punktiem, kas nāk no ķīniešu medicīnas, no meridiāniem, ka katrs meridiāns, kur tās enerģijas plūsmas ķirnī notiek, katrs viņš par kaut ko atbild, un atkarībā no tā, kādu emociju mēs izjūtam, tad mums vajag bungot pa kādu konkrētu punktu, lai no tās emocijas atbrīvotos. Un bija 50. gados bija pirmais terapeits, kurš nejauši atklāja, kā tas darbojās, ka vienlaicīgi bungot par šiem punktiem un par kaut ko runāja, tās emocijas, par kurām mēs runājam, pēkšņi izgaist paši, tā kā nebūtu bijušas milzīgas bailes izgaist, jebkas, kauna sajūtas, vainas sajūtas, mēs varam atbrīvoties. Principā, reizēm pāris minūšu laikā. Arī tā skaitā bailes no eksāmeniem var atlaist tā tā, kad uz sitienu. Un tad tā metode kļuva vienkāršota un radās emocionālās brīvības tehnika, kur nav jāzina, tad, kurš punkts ir kurai emocijai, mēs vienkārši bungojam pa 9 punktiem. Un metode ir attīstīties, es atkal dažādos virzienos, un ir viena metode, kur tikai pa vienu punktu ir jābungo, lai varētu tās emocijas atlaist. Es jums padalīšos arī ar resursu, ko es esmu pirms 2 gadiem kursu taisījis, un jau par šīm tehnikām esmu stāstījusi. Varēsiet izmantot, cik viņi jums būs nepieciešams. Citas metodas, kuras es esmu pārliecinājusies, kā vienkārši strādājošas un tiešām darbojušas nepersoniskā apziņa. Viena no manām jaunām metodēm, kas ir nepersoniskā apziņa. Nekas nav personisks. Būs vingrinājums, kur es jums iedošu, izmēģināt uz jums pašiem, kā tas darbojās, lai saprastu, ka arī ne šis eksāmens ir personisks, ne tas zemais eksāmena vērtējums ir personisks, ne tās bailes ir personiskas, nekas nav personisks. Un kad mēs tikai vienkārši piekrinam sev birkas klāt un mēs radām identitāti, kur sasaistās kopā ar šo te, piemēram, bailēm no eksāmeniem, vai kā jūs rakstījāt, ka tur ir tā, patīšu atpakaļ. Uztraukums, šarmuļi, pārbaudes, satraukums, stress, neskaidrība. Ja? Tad, kur ir šīs te sajūtas kopā ar eksāmeniem sakarinājušās kopā, mēs netiekam vaļā no viņām. Ar šo te nepersoniskās apziņas vingrinājumiem arī var to tā kā atcelt, ļaujot sev piedzīvot to, ka ir tā, ka tas pats eksāmenis, mēs atļaujam sev to eksāmenu piedzīvot, mums pēkšņi paliek viegli. Mēs atļaujam iziet cauri šai pieredzei, nevis pretoties. Es tik ļoti negribu šīs bailes just, tāpēc es viņas centīšos nejust, es darīšu visu, lai nejustu. Un tā kā spiežam tās bailes no sevis laukā, mēs atļaujam viņas izjust, viņas aiziet. Arī satraukums un viss pārējais nianses, kas mums bija aiziet. Uz sevi vērsta līdzjūtība. Vēl viens unikāls rīks, ko patiesībā vajadzētu visiem vecākiem iemācīties sniegt saviem bērniem vienkārši līdzjūtību. Redziet, ja mums pašiem nav tikusi sniegta līdzjūtība, tad, kad mēs bijām maziņi, un tad tajā mirklī, kad kāds cenšas šo līdzjūtību sniegt un pasaka frāzi, man ļoti žēl, ka tev tā ir, tad mums pat varbūt spurus gaisā un teikt, es negribu, ka tu man te žēlo, es neesmu nekāds upurs, tas nav par mani. Un mēs jaucam to, kas ir patiesa līdzjūtība ar šādu žēlošanu, tu mazais nabadzīgs stilā. Uz sevi vērstu līdzjūtību arī mēs šodien izmēģināsim. Tad kā tas darbojas konkrēti ar jums, un es pastāstīšu, kā jūs to varētu pielietot ar bērniem. Izpirkšanas tiesa. Arī viens foršs rīks. Tie, kas izmēģina un saprot, kā tas darbojās, saka, wow, superīga metode, bet te ir tā, kad ir pats vārds tiesa kādu baida, un kādam atkal tas, kas tur notiek, liekas, tas drusku tā kā ārpus tam, ka mēs ticam, izpirkšanas tiesa ir garīgā modalitāte, kur mēs skaitam lūgumus garīgai organizācijai, kur sauc par izpirkšanas tiesu. Tad nevis mēs lūdzam Dievu, lai kaut ko atrisinām, bet mēs lūdzam šai organizāciju izpirkšanas tiesa kaut ko sakārtot, un tas ir dvēseli līmenī šī sakārtošana notiek. Emocijas un ticējumi ir lieliska lieta, ko pārliecināties, kā tas strādā. Ja? Tad, ja mēs šiem jūtam emociju, noskaitīt vienu pantiņu, kas ir kaut kādas 4-5 rindiņas, vienkārši sajūtot šo te pantiņu, un pēc tam pastīties, kā man zem ar debesīm sagriežās kopā, tāpēc, ka pēkšņi ir enerģija plūsma cauri ķermenim, un to korķi izrauj, un tā emocija vairs pēkšņi nav. Šī metode bērniem varētu būt ļoti dīvaina, bet tā kā tas ir tikai pieredums, jo mans bērns, tā kā bija mazāks, arī tā ļoti pietāti izturēs pret visu, ko es daru, un negribēju ne bungot, neko negribēju darīt. Un dēļ tā, ka manam bērnam 16 gadi jau ir.
Un pēc vairāk nekā 5 gadus šķiet viņam darbojas līdzi, tad kaut kādas problēmas ir, mēs viņus risinām ar visām šīm te metodēm. Un izpriekšanas tiesa viņai noskaidīt ir elementāri. Un tad ir tās, kas ir klasiski pazīstamas meditācijas, vizualizācijas un samierināšanās ar vissliktāko rezultātu. Tas būtu tā kā no tāda ļoti klasiska coachinga jau. It sevišķi pēdējais samierināties ar vissliktāko rezultātu. Kas ir tas vissliktākais, kas varētu notikt? Ok, to mēs varam jebkurš arī sev pajautāt, kas ir vissliktākais, kas ar manu bērnu eksāmenā varētu notikt? Tas, ka izskatīs laikam tas vissliktākais. Ok, kas no tā? Netiks skolā. Kas no tā? Nevarēs mācīties to profesiju, ko grib. Kas no tā? Nāksies meklēt kaut kādu citu nodarbošanos. Kas no tā? Būs jāiet uz to skolu, kuru negrib apmeklēt. Kas no tā? Būs nepatīkami kaut kādu mirkli jāpiedzīvo. Kas no tā? Apgūs kaut kādu profesiju, varbūt, kas neinteresē. Kas no tā? Nāksies vēlāk mācīties to profesiju, kas interesē. Šādā veidā mēs varam meklēt to vissliktāko rezultātu un to risinājumu, ko mēs varētu iegūt. Un beigās izrādīsies, ka īstenībā tie traki nav. Ka pat tas vissliktākais rezultāts, kas varētu būt, ir tikai daļa no mūsu cilvēciskās pieredzes. Un kāpēc mums to pieredzi vajadzētu gūt? Tas ir kaut kas tāds, ko ieraksta zem nosaukumu karma. Mēs jau īsti nezinām, kāpēc mēs esam nākuši gūt šādu pieredzi un kāpēc mēs piedzimstam šajos platumgrādos, šajā konkrētajā ģimenē, nokļūstam šajā skolā ar šādiem kaimiņiem, ar tādiem klases biedriem, ar tādiem skolotājiem. Viss, kas tās lietas, kas saliekās un kur gūst to pieredzi, kur kāds skolotājs kaut ko ne tā pateicis, ne tā paskatījies, kādreiz ir sabļāvis, kādreiz ir netaisnīgi novērtējis, un tam bērnam ir radušās kaut kādas pārliecības rezultātā, un viņš jūtās kā upuris. Mana pieredze gan rāda, ka mēs neesam tikai šis fiziskais ķermenis ar prātu. Mana pieredze rāda arī, ka mums ir tā garīgā sastāvdaļa, kura kaut kāda daļa no tās garīgās sastāvdaļas piedzīvo vairākas dzīves. Ja tas ir ļoti, ļoti ārpus no jūs, tā kā jūs tam ticat, tad tas viens skaidrums var būt kolektīvā zemapziņa. Kolektīvā informācija, mūsu kolektīvā pieredze, ko mēs visi esam piedzīvojuši, un ka kolektīvā pieredze mūs visus ietekmē, tas tā ir, jo mums pat no pašiem kaut kas jāpiedzīvo, lai mums tas būtu sāpīgi. Pietiek ar to, ka mēs redzam, ka kādam citam kaut kas notiek. Kaut vai arī pieredze no manas dzīves, kad mana meita gāja skolā pirmajās klasēs, tas notika Vācijā, mēs daudz gadus Vācijā nodzīvojām, un bija skolotāja, kura bija uz vienu klases biedru bijusi ļoti nikna par to, ka viņš kavē stundu sākumu, bet izrādās pēc tam, ka viņš regulāri kavējas, bet tā, ka mans bērns bija redzējis, cik nikna ir skolotāja, tajās dienās, kad bija risks, ka viņa skola varētu nokot, tāpēc, ka mēs aizgalējamies, viņa man raudot lūdzas, lai viņa paliktu mājās, jo skola viņa nebija gatava iet, lai skolotāja būtu nikna uz viņas. Tad nav vajadzīgs, lai uz mums kāds sabļaut, pietiek ar to, ka mēs redzam, ka kādam tiek sabļauts. Un tāpēc šī pieredze var būt jebkur. Man pat ir hipotēze par to, ka var gadīties, ka bērniem pietiek, ka viņi filmā redz, ka uz kādu tiek sabļauts, lai viņam jau rastos bažas par to, kas notiks, ja ar viņu tā notiks. Ja būs risks, ka varētu uz viņu sabļaut. Mums noteikti ir filmas dažādas arī, kur kāds izkrīt eksāmenos un citas ir briesmīgi un kādu pazumu atkal bērns to redz, kādu efektu tas viņam atstās, tad kā tas viņa zemapziņā nogosnēsies, mēs nekad nevaram zināt. Un tad mums vienkārši nākas cīnīties visu laiku ar sakām. Tā. Es jau stāstīju par to, ka būs resursi, ar kuriem padalīšos. Tie ir 2 resursi. Viens ir YouTube kanāls, kas ir par izpirkšanas tiesu, tad jūs varat pamēģināt paskatīties, kas tad ir šis dīvainais rīks, tad kādu no te webināriem pastīties, pamēģināt. Spiesta lieta, protams, nekas no tā visa nav. Es esmu sagatavojusi gan vienu lūgumu, un tā kā ļoti esmu gatava improvizēt ar dažādiem lūgumiem, piedāvāt, paeksperimentēt, kā tas būtu, un padalīties, kā jūs varat to uz saviem bērniem pielietot. Bet, atbilstoši tam, ko jūs esat gatavi mēģināt. Un otrs ir drošuma paļāvība uz eksāmeniem. Tad tas bija mans produkts, kuru es radīju pirms 2 gadiem, tā kā mans bērns pirmoreiz kārtoja eksāmenus, un es saprotu, cik ļoti tas ir svarīgi, lai tas bērns būtu tā kādā miera stāvoklī, lai varētu iet un darboties. Mana pieredze pirms 2 gadiem bija tāda, ka mēs bijām, vēl nebijām pārcēlušies Latviju, bet mans bērns bija nomācījies tālmācībā 1 gadu, Rīgas komercskolā un nācās to Rīgas komercskolu braukt, kārtot eksāmenes 9. klases. Pēc tam, ka viņai bija 8 gadu vācu skolā, attiecīgi latviešu valoda bija sarunvalodas līmenī, es ar viņu runājos, bet latviešu valoda pēkšņi rakstus sacerējumi, tur esejas un publiskā runa jārunā, par to satrauksies, matemātika nedaudz savādāka un ar visām manām zināšanām. Nebija tā, ka mēs būtu ļoti čakli gatavojušās, viņi varētu tā diezgan viegli to tvērt, bet stress bija pamatīgs. Un tad bija pat
tā, kad mēs sazinājāmies īsti pirms viņai bija tā kā, sākās tas eksāmens pa telefonu, es viņai visādām savām metodēm viņu atbalstīju, lai to stresu paņemtu nost, un rezultāti bija vienkārši, tādi, ka saka, ok, ja tik maz mācoties, jo tik labs rezultāts gūst, tad ir labi, ja? Tad visas zināšanas, kas bija, vienkārši viņa spēja bija pielietot, tāpēc, ka bija tas, tāds pirmkārt, mans atbalsts, kā, izskatīs, kas sliktākais, kas var notikt, nāks tas atkārtot gadu nepatīkam, bet, labi, tiksim galā, bet, ja nokārtos, ok, tad tu tiksi vidusskolā, viss būs kārtībā, un tā arī bija. Tā kā es ticu arī, ka jūs to varēsiet. Jā, bet šo te produktu radīja diezgan pēdējā mirkli, un tad jau patiesībā atkal ir pēdējais mirklis, lai mācītos visu, tad, kas tad tur par emocijām, par ticēm, kā tas viss veidojās, bet tur ir iekšā bungošanas paraugi. Tad tur ir izpirkšanas tiesa un bungošana. Droši ņemiet, Rīgas ir par ziedojumu, tad nozīmē apstēties nepatīk, nekas nav jāmaksā. Ja jums ļoti noderīgi novērtēt paši, kā jūs uzteicat, cik tas ir vērtīgi bijis. Man jau kādu summu, kur jūs sūtiet, es te ar milzīgu patiesību pieņemšu, negribēsiet sūtīt atkal tas pats, ka es vienkārši gribu dalīties ar šiem te lieliskiem rīkiem, lai palīdzētu tiem bērniem, kuriem es varu palīdzēt, tā kā es varu. Tad pārējās lietas, tās foršās metodas, diemžēl man materiāli šobrīd nav, bet tieši tādēļ ir sestdien webinārs pašiem skolniekiem. Tad, ja skolniekiem ir stress un jūs kā vecāki nevarat viņiem paņemt nost, tad varat atsūtīt pie manis tajā sestdienas rītā, un tad mēs kopā pastrādāsim, lai tās bailes paņemtu nost, lai to paļāvību varētu iegūt jau ar citiem rīkiem. Satraukt. Tā, ok, labi. Ko? Tad mēs sāksim ar mūsu pirmo rīku, kur es jums pastāstīšu, tas ir par sevsnieto līdzjūtību. Un ar sevsnieto līdzjūtību, un tāda kā nepieciešama sākotnēji tāda kā sakonektēšanās, savienošanās ar mūsu augstāko es. Ļoti vērtīgi, ja mēs to varam izdarīt, bet tas ir kā tāds punkts, ka bērni varētu pateikt, pasauksim savus augstākos es, un tieši teiks, kas tas tāds, nezinu, kas tas tāds ir. Bez tā var iztikt. Ja, tad bez tā var iztikt. Tad pietiks ar to, ka mēs varam pateikt saviem bērniem. Es tev teikšu priekšā frāzes, tu viņus vienkārši atkārto. Kuras būs tās frāzes, kas ir jāsaka par to realitāti, kuru viņi piedzīvo, ko viņi jums stāsta. Tad, ja jūs man tikko teicāt, ka ir satraukums par bērnu stresu, ka ir vienkārši satraukums, ka eksāmeni tās izraisa šarmuļus, izraisa uztraukumu, izraisa neskaidrību, tad tā būtu tā frāze, ko es teicu, un frāzes veidojās sekojoši, ka sākumā ir man ļoti žēl, ka, un tālāk par to realitāti, kas ir. Man ļoti žēl, ka tu esi satraucies, man ļoti žēl, ka eksāmeni tev izraisa šarmuļus, man ļoti žēl, ka tev rītdien jāiet uz eksāmeniem, tu no viņiem nevar izvairīties. Un bērnam, ja mēs to strādājam šādā veidā ar savu bērnu, nav tā, ka jābūt kaut kādai īpašai sesijai, to var darīt jebkurā mirklī. Vai mēs viņam varam tās frāzes teikt, un viņš viņus dzirdēs, un viņš var viņus atkārtot. Viņu atkārtos, tas efekts būs nedaudz spēcīgāks. Un lai atkārtotu, būtu jāuzrunā tā, ka tas bērns pats sevi uzrunā uz tu. Tad mēs sevi uzrunājam uz tu, un trāpam tām daļām, kuras ir tās mūsu traumātās daļas, kurām kaut kas ir noticis. Un tas kaut kas, kas ir noticis, ir bijušas situācijas, kur mums kaut kas ir sāpējis. Un šo situāciju laikā arī mēs esam nobijušies, iespējams. Un šo situāciju laikā tad mums bija emocija, bija tā situācija kā pati situācija, kas ir kaut kāds tā konteksts, kaut kādā aina, un ļoti iespējams tā situācijas rezultātā radās ticējums. Klasiskie ticējumi. Es esmu muļķis. Mans nekas nesanāks, es neesmu labs, es esmu nevērtīgs, mani nemīl, mani nenovērtē, mani nesaprot, visādi šādas muļķības, un iespējams daļa no tiem klausoties, ka jūs atpazīsiet, ka tās ir jūsējās pat jūsu pārliecības. Un tāpēc nevar īsti zināt, vai tas bērns šo te pārliecību ir iegūst, tāpēc, ka viņam kaut kas tāds ir noticis, vai viņš kādā filmā kaut ko ir redzējis un pie šāda ticējuma ticis, vai viņš to ir mantojis no jums, no dzimtes, jo var jau gadīties, ka arī jums ir tāds ticējums kaut kur iekšā ir, ka jūs to esat mantojuši no savas dzimtes. Un tā ka viens no maniem rīkiem ir muskuļu tests, ko es izmantoju kinesioloģiju, kad spēju uzdot jautājumu zemapziņā un atbildes iegūt. Es savulaik esmu testējis dažādiem cilvēkiem, kad ir šādi ticēji, tad no kurienes viņi nāk, vai arī emocijas, pirmā, ko cilvēks sūt, un netiek no viņām vaļā, visu laiku baidās par kaut ko, no kurienes tas nāk, tad šīs lietas mantojās no paudzēm, desmitiem,
10, 20, un lielākais, ko es reiz notestēju, 27 paudzes atpakaļ bija kaut kas noticis, un tā enerģija bija atnāks līdz mūsdienām. Tad tas ir ļoti, ļoti nopietni, un tur ir visa mūsu dzimtas pieredze iekšā ierakstīta. Nu, plus, ja mēs spējam pieņemt to, ka mēs esam garīgas būtnes, kuras piedzīvo šīs dažādās inkarnācijas, nu, ne jau fiziskais ķermenis tiešām aproka viņu apēd tārpiņa, vai viņu sadedzina, bet tā garīgā sastāvdaļa, kura, nu, kā dvēseļu reinkarnācija, dvēseles atkal inkarnējas no jauna, un tad tā dvēseles pieredze var būt tā, kas nes līdzi to nospiedumu, un atkal šīs darbs, kas ir, nu, līdzīgi ar līdzjūtības frāzēm, ko es esmu darījis gan ar sevi, gan ar klientiem, rāda man, ka reizēm nāk ainiņas, kas noteikti nav no šīs inkarnācijas, un pat nevienā filmā to neesmu redzējis, tā kā liekas, ka tomēr kaut kas tāds ir, un ainiņas nāk tādas, kur ir pagātnē. Mēs noteikti pēc no grāmatām zinām, ka bijuši diezgan vardarbīgi laiki skolu vidē, kur bērns sēdēja stūrī ar ceļgaliem uz zirņiem, viņiem tika sist pa pirkstiem, un kas tik vēl netika darīts. Un šī visā informācija zemapziņā bērnam var būt, un tas tiešām var radīt milzīgu stresu. Kā no tā tikt vaļā? Vienkāršais veids ir sniegt līdzjūtību. Visu par to, kas ir. Nu, lūk, un tad es jums piedāvāju šo te izmēģināt. Un es jums piedāvāju, ka tās frāzes, kuras es jums teikšu priekšā, ka jūs atkārtosiet skaļi, sakot sev tieši tādā formā, kā es saku. Tas ir sev teiksiet tu. Un, lai tā vēl labāk strādāt, jūs pat varat iztēloties, ka jūs veicat ieelpu, jums fokusēties savu sirds centru, tas apmēram šeit krūšu apvidū, ka no turienes jūs raidiet visos virzienos mīlestību un līdzjūtību. Rūpes, sirds siltumu, bet tādu gaišu enerģiju, kaut ko gaišu. Tas varbūt arī vizualizēt, ka jūs tā kā no sveces izstarojot tādu maigu gaismu, vai jums tur varbūt stāv bāka un tad ļoti spēcīga gaisma izstaro. Un ja tur ir tukšums un jums nekā nav ko izstarot, tad būtu vērtīgi, ja varētu pirms tam palapot no visuma ievot iekšā, tad no augšas ievot iekšā sev šo te gaismu, jo viņa tur ir, viņa visu laiku ir pieejama, bet ja mums ir kaut kāds tukšums, nu tam vienmēr ir iemesli, tās ir mūsu traumas vai mūsu dzimtas traumas, kuras mēs arī nesam, kas neļauj šo te mīlestību līdzjūtību izjust. Bet ja pat tas nedarbojās, tad pietiek ar to, ka jūs vienkārši atkārtojat frāzes. Nu ko, teiksim. Man ļoti žēl, ka tu esi satraukusies. Nu, vīrieši, puiši, tad pārtaisiet uz vīriešu dzimtu. Man ļoti žēl, ka tev ir bažas par to, kas notiks ar tavu bērnu eksāmenu laikā. Man ļoti žēl, ka tu gribētu, lai tavs bērns noliek eksāmenu labi. Man ļoti žēl, ka tu neviens nezina, cik labi eksāmens tiks nokārtots. Man ļoti žēl, ka tas rada milzīgu stresu. Man ļoti žēl, ka neziņa rada stresu. Tā, ka nedaudz atkāpīta. Ja kādas no tām frāzēm liekas, ka jums ir ne par jums, jūs tās vienalga varat atkārtot. Un ir interesants novērojums tās, tā, ka mēs sakam šīs frāzes, mums kaut ko ļoti negribās teikt. Tur, kur milzīga pretestība, tur arī mēdz būt iekšā rītīgs dārgakmens, ka mēs kaut ko pasakām, un tas, kas ar mums notiek, tad var notikt jebkas. Nu, to, ko parasti cilvēkiem nepatīk raudāt. Ja? Negribās sākt šajā mirklī raudāt, bet reizēm ir kaut kādu tādu korķi izrot to milzīgo sāpu, ko mēs esam paši piedzīvojuši, ka bez raudāšanas vienkārši nav iespējams to iznest cauri. Ja tad tās mūsu traumātās daļas, ko mēs esam savulaik bērnībā piedzīvojuši, šajā mirklī var pēkšņi sajusties uzklausītas un teikt, jā, es te esmu, paldies, ka tu mani beidzot dzirdi. Ja tās frāzes, kuras mēs sakam, iztekt cauri kā tīrs ūdentiņš, tad visticamāk tas nav par jums. Nu, ja pilnīgi visas frāzes iztekt cauri, nu, ir gan daži cilvēki, man ir gadījies tad ļoti, ļoti traumēti cilvēki, kuriem šīs metodas nedarbojās. Pārsvarā tie cilvēki ir vienlaicīgi gan traumēti, viņam gan arī kaut kāds autiskais spektrs ir. Tad parastiem cilvēkiem, kas ir tādi, nu, vidējais aritmētiskais. Parasti šīs te frāzes tomēr atstāja efektu, un viņas akumulējās. Tad pat ar tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka nekas jau nemainās, jo vairāk šāds frāzes tiktu teikts, jo vairāk viņas arī būtu lielāku efektu atstātu, un kaut kādā mirklī mēs pēkšņi sāksim domāt, kaut kas ir mainījies, vai uzreiz tā, ka, nu, tikko bija satraukums uz 10, jā, un pateic 5 frāzes un satraukumu vairs nav, ļoti iespējams, ka ne, jo tā tēma jau tad ir plašāk, ja tas milzīgais satraukums, bet ja ir mazāks,
tad kaut kas jau var mainīties. Ja bija tā, ka jūs iepriekš man jau vērtējāt, cik liels satraukums jūs izjūtat, vai cik liels stress jūs izjūtat, un bija tur 5, 7, 8, 9, un tad jūs pateicāt šīs mazāk par 10 frāzēm, un jums tagad ir milzīgs satraukums, tas ir tikai tāpēc, ka mēs trāpījām tam sāpīgiem punktam, viņš vēl nav izstrādāts. Ja tā ir, tad lūdzu rakstiet man komentārus, un ka ir pavisam slikti, un tad meklēsim, kuras ir tās tieši jūsu frāzes. Un tās jūsu frāzes ir tās, kas balstiņa galvā, kas notiek. Par ko šobrīd domājās? Ja domājās par to, kā bērns tiks galā ar eksāmenu, tad tās būtu tās frāzes, kuras dažādās variācijās jācenšas sev pateikt. Un, ja ir pavisam par kaut kādu citu satraukums, piemēram, par to, kas ar to bērnu notiks nākotnē, kā izdzīvos un kā vispār mēs galvu savilksim kopā, ja viņš nenokārto šo eksāmenu, jo taču netiks augstskolā budžeta grupā, un tad būs jāmaksā no savas kabatas un būs jāņem kredīts un doma ir par kredītiem, tad tas ir stāsts, ko mēs jau stāstītu. Tad piemērs būtu, man ļoti žēl, ka tev var nāties ņemt kredītu bankā, lai bērns varētu mācīties. Un ar patiesu līdzjūtību to pasakot, notiek interesants lietas, jo tas, kas mums bija scenārijā ierakstīts, karmā ierakstīts, ar šo līdzjūtības frāžu teikšanu var tikt atlaists. Nav vairs nepieciešams ņemt kredītu, jo tās lietas sakārtojas pašas no sevis. Tad tādi brīnumi mēdz notikt. Vai tas notiek visiem? Droši vien, ka nē. Tāpēc kā mēs jau nezinām visu to pilno karmu, kas mums ir jāpiedzīvo, visu šo te mūsu pieredzi, ko mēs šeit gūstam. Un nekad nevaram zināt to arī, kur mums tas dzīves ceļš aiznesīs. Jo, ja mēs tādā pilnīgā paļāvībā ļautos, tad lai vai kas notiek, tas notiek tikai uz labu. Patiesībā savulaik jau pats Einsteins ir to jau izteicis šādu domu, ka jautājumu, kā mēs izturamies pret pasauli, vai mēs uzskatām, ka pasaule pret mums ir laba, vai mēs ticam, ka pasaule pret mums ir labvēlīgi noskaņot, vai arī pasaule ir ļauna. Un tie ir tie paši pirmie mūsu pieredzes notikumi, kas, diemžēl, padomē dzimušajiem pieaugušajiem, ir diezgan liela iespēja, kad ir negatīvs, jo mūsu piedzimšana bija pats sākums. Atņemt mammai, kaut kur aiznest ar kājām gaisā, pa dibenu uzsist, kaut kur augstumā mērīt, kaut ko bakstīt, uzreiz kaut ko potēt. Un tas mazais cilvēkbērns, kurš ir piedzimis, kur viss bija labi un silti un tā, un pēkšņi viņam viss ir slikti, tad ir ļoti, ļoti iespējams, ka ir šīs ticības, ka pasaule ir nelabvēlīga, pasaule ir ļauna, no turienes arī ir cēlies. Lai to iztiet, to var iztiet. Ar visām šīm metodēm, ko es esmu minējis, viņam var iztiet. Tas ir tikai darbiņš, kas jādara. Atkal pāris frāzes pateiksim, bet pirms mēs sakam, novērtēt tagad, cik ir spēcīgs jūsu stress. Kas ir mainījies? Tad es te daudz šķalojusi. Mēs esam pāris frāzes pateikuši, kas ir mainījies. Vai kaut kas ir mainījies? Un atkal skalā no 0 līdz 10. Un arī paši pasteikties, kas mums bija iepriekš, kāds bija vērtējums un kāds vērtējums ir tagad. Ir trīnieciņš. Es gan nezinu, cik bija iepriekš. Vai tas ir trīnieks no 7, tas ir nokrities, ja? Mazāk skaļi. Interesanti ir mazāk, ir 3, 7, 4, ko es jau redzu. Ja. Kas tā ļoti, ļoti pozitīvi ir. Tā. Es tiešos... Mums ir kameras izslēgts, tā kā man nav jāslēgt tiešā kameru, lai jūs redzētu, pietiks ar komentāriem. 5-nieks vēl viens atnāca, jā. Tā kā nedaudz zemāks vēl viens 5-nieks, nedaudz zemāks ir šis stress. Ok, tad nākošais jautājums. Kas ir tās domas, kas jums raisās galvā, kad jūs domājat par bērnu eksāmeniem? Nenokārtos. Esmu pārāk nogursts, lai šobrīd būtu mierīgi. Nav vairs resursu uztraukties, ja? Bēls, ka nenokārtos. Saprotu, tas ir, protams, ka mums visiem, jā, mēs gribam, lai mūsu bērniem ir labi, lai viņiem nesāp, lai viņi tiek cauri skolē un lai labi tiek cauri tā neziņa, bezspēks, bailes. Reku, mums jau tāda, man būs frāze, ko jums teikt, jo šī informācija, ka jūs man dodat, ļauj man labāk strādāt, jo mēs jau neveicām to tādu ļoti sakonektēšanos, ka es tā kā, kas tad ir tas, ko jūs jūtat, ka es to jau no lauka nolas, jo interesanti ir tas, ka šī informācija ir laukā. Jā, ar muskuļu testu var pieslēgties un testēt, ko jūs jūtat, ko šobrīd nedaru.
Un var vienkārši ir aizvietotāji, ir tāda metode, sistemiskie uzstādījumi, risinām dažādas Bert Hellinger metode, kur arī ar to strādā psihodrāma, psiholoģijas, terapijas, kas arī strādā. No lauka nosa informāciju par citiem cilvēkiem. Ļoti interesanti. Vēl, ka ieslēdz šis tukšais loks, jo reāli jau mācās labi. Okay. Lai neieslēdz šis te tukšais loks, kad ir tas blackouts iestājās, ka neko nespēj, tad ir ar to stresu būs parādīšu, kā tas notiek. Un tad jau tā būs jau jūsu izvēle, un arī jūsu bērnu izvēle, vai jūs to darīsiet. Tieši kā konkrētā bija bungošana, ka to stresu dabūt laukā, to kortizolu, lai var izgulēties, lai nebūtu tas milzīgais stress. Par bungošanu tāda neliela atkāpe, kamēr jūs vēl man rakstat, ka pie veikta pētījuma, tātad ir bungošanas entuziasti, kuri arī biznesu veido jau vairāk kā 10 gadus. No Amerikas viņi bija taisījuši asins analīzes. Tad bija cilvēkiem vienā stresa līmenis, tā kā kaut kāda stresa situācija radīta, bija ņemts asins analīzes, un tad tā cilvēku grupa, kas bija daudz vairāk cilvēku, nekā tikai 3, bija sadalīta 3 daļās. Viena grupa nebija darījuši neko, viņi vienkārši bija tā kā sēdējuši un dzīvojuši. Viena grupa bija ar psihologu runājušies, un viena grupa bija bungojuši. Un pēc tam, pēc stundas, kad bija tā kā viena nedarīja stundu neko, viena runājas psihologu, tā kā parastā konsultācija, viena bungoja, bija ņemts atkal asins analīzes. Un bija tās asins analīzes tādas, uzrādījās, ka to eksperimentu atkārtoja vēlreiz, jo neticēja, ka tā var būt. Tā tie, kas bija bungojuši, tās kortizols asinīs bija noardījis tik strauji, ka uzskatīja, ka tas vienkārši nav iespējams. Tad kortizols vienkārši bija noardījies. Tad sportā to nevar tādu līmeni tik labi sasniegt, jo tur visu laiku risks, ka pārāk daudz sportā atkal dabūt to kortizolu vietā. Tā kā bungošana noteikti palīdzēja, bet arī līdzjūtība. Tad prāsmam atkal būs. Dziļi ielpojam, atkal fokusēsimies uz savu sirdscentru šauspinu un atkal sakiet sev frāzes, sūtot mīlestību, rūpes, līdzjūtību visām savām daļām, lai kurām tas arī nebūtu nepieciešams tagad dzirdēt un atkārtot aiz manis. Man ļoti žēl, ka tu esi tik nemierīga. Man ļoti žēl, ka tu esi satraukusies, ka tavs bērns varētu visu aizmirst. Man ļoti žēl, ka tev ir bail, ka tavam bērnam ieslēgsies tukšais loks, blackouts. Man ļoti žēl, ka tavs bērns streso. Man ļoti žēl, ka tavs bērns jau ir piedzīvojis to, ka neatceras to, ko patiesībā zina. Man ļoti žēl, ka ir tik sāpīgi nespēt atcerēties to, ko zina, tad, kad to vajag. Man ļoti žēl, ka tas ir tik sāpīgi nespēt atcerēties tad, kad tevi par to vērtē. Man ļoti žēl, ka tu jūties bezspēcīga. Man ļoti žēl, ka tu nespēj savam bērnam palīdzēt. Man ļoti žēl, ka tu sev iestāstīji, ka tu nespēj savam bērnam palīdzēt. Man ļoti žēl, ka tavs bērns satrauc tad, kad tu satraucies. Man ļoti žēl, ka jo vairāk tu satraucies, jo vairāk tavs bērns satraucas. Man ļoti žēl, ka jo vairāk tavs bērns satraucas, jo vairāk tu pati satraucies. Man ļoti žēl, ka tā ir kā tāda cilpa, no kuras nav iespējams izkļūt ārā. Man ļoti žēl, ka tu nespēji pati tikt no šīs cilpas ārā. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā tikt ārā no šīs cilpas. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā nomierināties. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka tā ir tikai pieredze. Man ļoti žēl, ka tu piekrunāji birkas un pateici, ka tas ir slikti nenokārtot eksāmenu.
Man ļoti žēl, ka tas bija slikti nenokārtot eksāmenu. Man ļoti žēl, ka viņi smējās par tiem, kuri nenokārtoja eksāmenus. Man ļoti žēl, ka viņi tika saukti par nesekmīgajiem. Man ļoti žēl, ka viņiem tika iestāstīts, ka no viņiem nekas nesanāks. Man ļoti žēl, ka viņi noticēja šīm muļķībām. Man ļoti žēl, ka tu noticēji šīm muļķībām. Man ļoti žēl, ka tu nepāredzi visu lielo spēles laukumu. Man ļoti žēl, ka tu nezini, kāds ceļš tavam bērnam ir ejams. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsti, ka arī sliktās lietas var nest ļoti labus augļus. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsti, ka tev sāp tikai tāpēc, ka tu pretojies. Man ļoti žēl, ka tu nespēji bērna vietā nokārtot eksāmenus. Man ļoti žēl, ka tavs bērns pieaug, un viņam pašam ir jākārto eksāmeni. Okay, atkal iepauzēsim un pavērot, kas ar jums notiek pēc šīm frāzēm. Kas mainās? Varbūt kāda frāze bija tāda īpaša, kā naglai uz galvas. Varbūt visas atkal bija tādas, nav gluži par mani, dažādi. Jo te, protams, kā grupā strādājot, ir tā, ka var trāpīt ar visām frāzēm, var netrāpīt ne ar vienu. Lai tā kā personīgi kādam trāpīt, ja galīgi tas nav par un stress saglabājas un tas nav par mani, tad būtu jāparunājas, lai saprastu, kas ir tas, kas to stresu lielāko rada, vai arī jāapsver ar citām metodēm. Un tas ir tas, ko es parasti daru, kad ar saviem klientiem strādāju, gan ne ar skolniekiem. Ar skolniekiem es piedāvāju kādu no šiem saviem rīkiem, viņi taisa lielas acis, kas ir tas, ko viņiem piedāvā. Kā tāda neliela sagatavošanās ir vērtīga, ka būs pastrādās ar citām metodēm. Bet, katrā ziņā, cik es esmu kādreiz kaut ko pamēģinājis ar kādiem bērniem, kur vecāki ir teikuši, jā, pastrādājiet, tad tas efekts ir, tās interesants, ja, kad ļoti strauji izmainās. Tas, kā viņi jūtās attiecībā uz eksāmeniem, uz vispār pārbaudas darbiem. Tā, kas ir tagad? Cik liels satraukums jums ir tagad? Pēc šīm frāzēm, kuras mēs lietojām. Iestājas tāds iekšējais miers uz trīnieku. Pārāk liels miers nederēs. Es nevarēšu mums nākošas vingrinājumus parādīt. Bet trīnieks tad patās, vai tas stresiņš ir kaut kāds, fona stress. Kā ar pārējiem? Mazliet palielinājās uz 7, labi. Tad tā, sarunāsim, ja jums ir tas augstais stresa līmenis webināra beigās, un es saku, viss beidzam, ierakstu beidzam, tad palieciet. Es jums, mēs varēsim sarunāties bez ierakstu, un tad palaidīsim to stresu vaļā, jo. Protams, tā ir jūsu atbildība palikt tik ilgi, jo es vakars ir vēls un rītdien droši vien jāstrādā, tā kā ir slodzīti, ko turēt pēc tam. Bet nebūtu patīkami ar tādu augstu stresu iet gulēt. Un tad atkal būs tas, ka nevar aizmigt. Atceries par kādu savu sajūtu, kad nenokārto eksāmenu. Cik būs grūti nodefinēt, arī tā man skatīties. Tad, ja ir grūti nodefinēt, tad ir tā, ka var minēt. Ja? Jo ir, protams, mums mēdz skatīties tās balstiņas galvā, kuras tur diskutē savā starpā. Es nezinu, kas tas par skaidru. Var teikt, es zinu, ka tu nezini, bet ja tu zinātu, kas tas būtu, vai arī vienkārši minēt, jo arī tā, ka mēs minām, tad arī varam uzminēt. Bet, ja no sākuma neminējam, tad jau tad nav īsti jēgas minēt. Ja vienīgais saprast, ir tā kā augsts stress vai nav tā stresa. Vai tā kā dažādi apzīmējumi var būt. Un tad zems stress būtu līdz kādam 2, 3, un augsts, ļoti augsts būtu tur 8, 9, 10. Pa vidu tāds mērens stress. Labi.
turpiniet rakstīt, es priecāšos saņemt jūsu ziņas, lai saprastu, kas ar jums notiek. Nu, šādā veidā, tad ar līdzjūtības frāzēm jūs paši spējat ļoti daudz ko izdarīt. Par to, kā to varētu teikt bērnam, jau minēju, bet tad vēlreiz atkārtošu, lai kārtīgi nogulsnējās, ir tas, ka šīs te frāzes nav tas bērns jānosēd un saka, es tevi terapeitēšu, un tagad tu man te skaitīsi. Pietiek vienkārši ikdienā, kaut vai kopā ēdot, un viņš dalās, kad tas bērniņš dalās, kā viņam tad uztrauc ar to eksāmenu, saka, man ļoti žēl, ka tu tā jūties. Un bērnam jau, atlaiž. Jā, bet te ir jābūt patiesai līdzjūtībai. Tas nav, tā atšķirība starp žēlošanu un līdzjūtību ir tāda ļoti smalka nianse, ka žēlošana ir no pozīcijām, ak, tu mazais nabadzīņš, tu netiksi galā. Un līdzjūtība ir, es nezinu, kā tu tiksi galā, bet es zinu, ka tev ir resursi, lai tu šo situāciju tiktu galā, un jebkurā gadījumā es esmu tavā pusē, es esmu tavā komandā, es tev atbalstīšu, kā vien pratīšu. Meklēsim risinājumu, lai kas notiktu. Un tā ir tā līdzjūtība. Ja, kam ļoti žēl, ka tev tā ir, skatīsimies, ko mēs varam izdarīt. Un nereti šis risinājums atnāk. Var gadīties tā, ka risinājums atnāk šādu frāžu teikšanas laikā. Ja, tad arī tā pēkšņi piešķiļās, ja, pēkšņi atnāk apgaismība, ko tad vajadzētu darīt, ko mēs vēl varētu darīt. Darbojās šīs frāzes uz jebkuru dzīves situāciju, vienalga, vai mūs uz ielas kāds uztaurēja, kāds veikalā naudu neatdeva, vai vispār mūs no darba atlaid, jebkurai situācijai. Vienkārši pie tādiem sāpīgākiem notikumiem tas darbiņš var būt lielāks, jo tās sāpes var būt dažādas un plašākas pie mazākām tēmām. Man ļoti žēl, ka tu sev par muļķi šodien atkal nosauc, ja? Tā. Nepersoniskās apziņas vingrinājums ļoti foršs rīks. Ļoti foršs rīks, un par laimi ir tikai 6 teikumi. Apgūt var zem šīs te adresītes, webināras ieraksts būs pieejams, tad varēsiet arī paskatīties to adresīti angļu valodā ne tikai. Katrā ziņā man latviski nav tiesības šo te metodu mācīt, bet man ir tiesības dalīties un sūtīt visus cilvēkus pie šīs metodas autora Džoela Janga. Lūk, un vingrinājums ir sekojuši, tad jums ir jāpapēc teikums. Un pirmā doma pareizā doma. Un teikums būs sekojošs. Jā. Viss vienlaicīgi aizgāja. Mēs ņemsim pa vienai rindiņai. Visbīstamākais tajā, ka mans bērns varētu slikti nokārtot eksāmenu, ir tas, ka, vai arī varat modificēt, visbīstamākais tajā, ka mans bērns varētu izgāzties eksāmenā, ir tas, ka pirmā doma, pareizā doma. Vai pierakstiet pie sevis, vēlams uzrakstiet šeit tādās komentāros, tad es redzēšu, kādas atbildes jums nāk. Nav pareizu atbilžu, ir tikai tās atbildes, kas jums nāk. Vienkārši ļaujiet, lai tā atbilde atnāk. Reizēm tā doma uzreiz galvā iešaujās. Visbīstamākais tā, ka mans bērns varētu slikti nokārtot eksāmenu, ir tas, ka pirmā doma, pareizā doma. Jums laikam garš atbildes nāk. Var arī nenāk. Ietekmēs viņu pašapziņu. Jā. Netiks vidusskolā. Tieši šie 3 teikumi, tas ir kā strādāt ar bailēm. Ja, kā atrast, kas patiesībā no kā mums patiesībā ir baila. Tā būs 3. atbilde, bet līdz tā mēs tiksim. Ja iespējams rakstiet man komentāru, bet es tā dodu nākošo vingrinājumu, nākošo atkal teikumu. Tātad šeit jums sava pirmā atbilde būs jāliek tur, kur ir pirmā atbilde. Es teikšu, ir tas kā pirmā atbilde, un jūs tad teiktu savējo, pat atkārtot, un pēc tam būs jāmeklē otrā atbilde. Tad visbīstamākais tajā, ka mans bērns varēs slikti nokārtot eksāmenu, ir tas, ka pirmā atbilde, jūs tad sakiet katru savējo, jo tas novest pie tā, ka, un pirmā doma, pareizā doma. Kas nāk prātā? Un tas būs aklā katram savs. Es redzu arī jūsu atbildes katram savs.
Netiks ausskolējumus, nav sabēgs, netiks iecerētajā skolā. Pirmā atbilde. Netiks vidusskolā. Jā, tā dažādas atbildes ir. Nemēģinās turpmāk sasniegt savus mērķus. Nu, tā ir svarīgi, jā, vai tā bija pirmā atbilde vai otrā. Skatos, tā ir. Pirmā atbilde nemēģinās turpmāk sasniegt savus mērķus, jo tas nost pie tā, ka, un tad kas ir tas, kas aiz tā stēpjās. Nu, šīs atbildes, kas jums nāk, ja jūs arī paši sev izmēģināt kaut ko citreiz, vērtīgi ir pierakstītās atbildes, lai pēc tam jūs atceraties, ko jūs esat, tā kā, kas ir iepriekš atnācis pirmā, otro atbilde. Nu, atkal, kad strādāju cilvēkiem, es arī visu pierakstu ļoti cītīgi, kāds tās atbildes nāk. Bet mums vissvarīgākā būs trešā atbilde, jo mēs pēc tam to tālāk izmantosim, tā trešā atbilde būs kāda. Jūs jau te priekšā redzat, tad tā kā ir visbīstamākais tā, ka mums bērns varēs slikt nokārtot eksāmenu, ir tas, ka pirmā atbilde, jo tas nost pie tā, ka otra atbilde, un tas nozīmētu to, ka es esmu. Un pirmā doma pareizā doma. Kas ir tas jūsējais slikts vecāks? Rekā. Slikta mamma. Nopilnīt tirpus iet pa kauliem. Ok. Man gribas teikumu nevis, ka es esmu, bet ka es esmu nepareizi izdarījis. Tad nepareizi izdarījis būs tā jūsu atbilde. Tā ir tā trešā atbilde, nepareizi izdarījusi. Kā latviešu valoda ļoti veiksmīgi, jā. Esmu nepareizi izdarījis arī der. Nu, nelielas modifikācijas var būt arī šiem te vingrinājumam kā tādam. Un īstenībā, jūs tā papratizētos, jūs kuras bailes varētu šajā te rāmītī ielikt. Tad mēs šeit strādājam ar to, ka visbīstamākais tajā, ka mans bērns varētu slikt nokārtot eksāmenu. Tad no kā mums ir bail? No tā, ka varētu slikt nokārtot eksāmenu. Bet mums dzīvē mēdz būt dažādas lietas, no kā mums ir bail. Jebko. Visbīstamākais tajā, kā mans priekšnieks varētu man uzrunāt, ir tas, ka, ja bail, ka priekšnieks uzrunās. Un, ka es atklāju, ja, ka, tagad man skolas direktors saka, Dācis, es gribētu tevi aprunāties, man momentā izskrien cauri tās vilnis, ko es esmu nodarījusi. Ja? Un es saprotu, ka tas ir bērnības, saka, tas treniņš, ka runājās tikai tad, ka bija kaut kas nodarīts. Tā kā labs, tad nekad nesauc, tad nekad neuzrunāja. Es gribēju piedāt man vairāk strādāt, ja? Neko nebija nodarījis, bet tas pirmais impulss, ja tā tas traumātās daļa šādā veidā lien laukā, tad visu laiku dzīvē tādu, ok, kas ar mani tagad notiek, kamēr no tāds, cik forša dzīve, stāvoklis, tikmēr ir ko rakt. Labi, nu ko, es ceru, ka jums ir šīs tā atbildes, jā, kurš raksta, kurš neraksta, kurš raksta tikai sev, pats vingrinājums. Pats vingrinājums ir 6 teikumi, tad mums ir vajadzīga mūsu trešā atbilde, un mēs viņu liekam iekšā šajā te formulā. Es teikšu tā lēnītiem priekšā šīs te frāzes, un jūs atkārtojat ar savu trešo atbildi. Nu, piemēram, slikta mamma bija vairākas reizes, tad es to tad arī piedāvāšu, ka trešo atbildi, bet, ja bija es esmu nepareizi izdarījusi, vai es esmu slikts vecāks, tad jūs arī varat to lietot. Tad šī slikta mamma. Šī slikta mamma enerģija. Šī slikta mamma tīrā enerģija. Nav personiska. Šī slikta mamma tīrā enerģija. Nav personiska. Šī slikta mamma tīrā enerģija. Nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Un pēc tam vienkārši vēroju sevi. Ļaujiet notikt tam, kas notiek, un tā, kad tas ir dabīgi beidzies uzrakstiet man komentāros, kas ir tagad.
Kas mainījās? Kas nemainījās? Un te pulsīt tiem, kam ir ieraksts. Es lasu komentārus, redzu. Pastrādāsim. Pēc tam palasīšu priekšā. Šis process, kas ar jums noteikti, kādam ir vilties vairākas stundas. Ja kādam bildes ir bildītas acu priekšā nomainās, noteikti ļoti strauji, bet kādam ir vilties vairākas stundas pat. Un ir daži cilvēki, kur saka, vai pagulēt ar šo te, kas notiek. Ja mūsu enerģētiskā sistēma tad pārkārtojās. Daudz negribu jūs traucēt. Vienlaicīgi negribu atkal dot. Varētu dot jums daudz laika tā kā procesēt, bet es pastos pulksteni saprotu. Vakars ir vēls, mums tā kā jāmēģina beigt. Cik es ilgi runāju. Šai nav saprotams. Pārpa stundu, tā kā mēs tuvojamies tam laikam, kad vajadzētu mēģināt iet galā. Un tā ir tā, jā, kad jūs man rakstiet, nāk raudiens kamols kaklā, tā ir sāpīga. Sāpīgi to ir piedzīvot kaut ko tādu, ka es jūtos kā slikta mamma. Un jautājums, no kurienes tas ir cēlēs? No vienas puses, vai mums var nāties piedzīvot to, ka mēs esam sliktas mammas, bet par to slikto mammu ir interesanti, kam slikta, kāpēc slikta, kurš to ir teicis, ka mēs esam sliktas mammas, jo kas ir laba mamma jautājums? Laba mamma, ja mēs skatāmies dzīvnieku pasaulē, ir tā mamma, kas iemāca bērnam pastāvēt par sevi un izdzīvot. Vispārējais bērnam jānodrošina pašam sevi ir. Visiem dzīvniekiem tā ir. Māma uzrūks, māma iekodīs, bet māma iemācīs medīt. Ja mēs saviem bērnam esam iemācījuši parūpēties pašiem par sevi, tad mēs esam izdarījuši maksimālo, kas mums bija jāizdara. Ja mēs izdarām vairāk, tad tas jau ir bonusā. Tā skaitās šās te psiholoģiskais atbalsts. Jūs atnācāt pie manis uz webināru, jo jūs vēlaties savu bērnu emocionāli atbalstīt. Kāda slikta mamma? Kurš to ir iestāstījis? Bet kaut kur tas ir ticis iestāstīts. Vai nu pašas izsacinājām, vai kāds labvēls pateica, vai arī tur ir mantojums no kaut kurienes, no citām inkarnācijām, kur var jau būt, ka mēs bijām sliktas mammas. Var jau būt, ka mēs savus bērnus pametām, darījām viņiem fiziski pāri. Kas to zina, ko mēs esam sastrādājuši, kā dvēseles. Un varbūt kādam arī gadījies šajā inkarnācijā, ka roku pasteidz, jo mums ir sists, un mēs iesitām. Un tad ir tā kā ar to sazievot, kā sev piedot. Bet tad patiesībā laba mamma ir tā, kas iemāca parūpēties. Un ja mēs neesam iemācījuši tagad, mēs jau varam paspēt mācīt uz bērnus parūpēties. Gan to veļas mašīnu iestāt, gan bankā naudu paņemt, noņemt no bankas konta, jā, vai rēķinu samaksāt. Mēs to visu varam iemācīt. Un arī pašam uz skolu aiziet un eksāmenu nokārtot. Un skolai sagatavoties. Okay. Labi, iešu tālāk, jo man bija sagatavots viens vingrinājums ar izpirkšanas tiesu, un es saprotu to, ka šī tēma sliktā mamma tagad ir tāda akūta kļuvusi, nedaudz pamainīšu par to ticējumu. Tad man ticējums bija, mans bērns slikti nokārtos eksāmenu, bet mēs ar to jau strādājām. Ieliksim tajā frāzes vietā, tad kuri tic, ka es esmu slikta mamma, un pastīsimies, kas ar jums notiek. Pirms mēs to lūgumu skaitam, atkal ļoti vērtīgi, ja mēs varam novērtēt, cik tas ir patiesi šobrīd. Es esmu slikta mamma. Cik tas jums ir patiesi? Atkal skalā no 0 līdz 10, 0 pilnīgs muļķības, es neesmu slikta mamma, un 10 ir absolūtā patiesība. Tas tiešām tā arī ir. Kāds ir jūsu vērtējums? Tāds neprasīšu, lai jūs atzīstaties, cik jūs sevi sliktu mammu uzskatiet, bet vairāk priekš sevis. Rekur nulīt, ļoti labi, tad tas nebūs aktuāli. Bet tām mamām, kuras rakstīja, kad atnāca šī doma slikta mamma, kā trešā atbilde, ja, tad kaut kas tomēr ir rekupēcinējis, vai kaut kur tās ticējums ir.
un mēs neskatīsimies, no kurienes nāk viennieks, tad kaut kur, kaut kādā apziņas līmenī ir arī tā doma, ka tomēr slita mamma. Grūti pateikt ciparos, bet tā sajūta, ka kaut kas ir. Ja tas ir pilnīgi loģisks, tas slita mamma. Tas nav par mani. Tad, tas lūgums tā varētu skaitīt to, ka šeit ir uzrakstīts priekšā uz ekrāna, ja vēl joprojām ir tā doma, ka bērns varētu nenokārtot eksāmenu. Bet, ja tomēr ir tēma slita mamma vai varbūt slikts tētis, tad nomainīsim nedaudz šo te lūgumu un tad vienkārši atkal sekojot man, pamēģiniet, ja, kā tas būtu. Jums būs jāsaka savs vārds, uzvārds, un ja jums dzīves laikā ir bijuši vairāk uzvārds, sakiet tos visus šobrīd. Un tad pastīsimies, kā tas darbojās. Tad sakam es un miniet savu vārdu, uzvārdu vai uzvārdus vai vairākus vārdus, visu. Izsauc visus tos savus apziņas līmeņus, kuri tic, ka es esmu slita mamma, uz pilno izpirkšanas tiesu. Ar nolūku atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es ticu, ka es esmu slita mamma, kā arī katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es esmu slita mamma, visu šo iemeslu izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šo enerģiju un pārvērst to dievišķajā mīlestībā. Un neklausieties sevī, kas ar jums notiek. Tad vairāk mums lēt nebija sagatavot, tāpēc es prezentāciju izslēdzu, nekā vairs nav ko rādīt. Kas ar jums notiek? Un galvenais, kas notiek ar vērtējumu, vai kaut kas mainās. Un ja nemainās tas nekas, ja, tad var būt gadījumi, kāpēc izpirkšanas tiesa nedarbojās. Tad par tiem gadījumiem es esmu stāstījis webināros par izpirkšanas tiesu. Un tos var atrisināt. Un var gadīties, ka šis lūgums nedaudz jāmodificē. Kā patīkams siltums kāpj uz augšu, tad kaut kas notiek. Ja? Kaut kāda reakcija ir. Un es iedošu vēl vienu lūgumu, kas ir tieši ticējuma maiņai arī ļoti vērtīga, kur mēs varam iztriet to informāciju, kas mums nāk no dzimtas. Tad nedaudz tāda pauzīte ir tāda, lai tās mūsu enerģiskās sistēmas tiek līdz tam, ko mēs šeit tagad daram. Rādās, ka tā kā spīdz un apziņa, ka tomēr tik slikti nē, no 5 uz 3 rekā, pīt lejā. Ja? Un tā ir, ka var noskaitīt vienu lūgumu, kurš liekas tāds, nekas dišs, un pēkšņi, nē, tas nav par mani. Ja? Un tā vienkārši tajā datu bāzē, kas ir mūsu atmiņas, vai tie visi mūsu ticējumi, tie tā informācija nodzēst. Un tur pēkšņi parādās kaut kas jauns. Tā man drīzāk uztrauc sabiedrības izveidoto sistēmu uzlutēs lokas prasības pēc sacensības. Te varētu, protams, ar izpirkšanas tiesu arī varētu pie tā vērsties, tad izsaukt visu sabiedrībai, visus tos, kuri pieprasa, lai būtu šī sacensība. Tur sakot, tā kā redzu, kā līdzjūtības frāze būtu vienkārši lieliskas, jo līdzjūtības frāzēm varētu būt tādas, kā man ļoti žēl, ka viņi pieprasa, lai tu sacenties. Man ļoti žēl, ka tu sacenties, jo viņi to pieprasa. Man ļoti žēl, ka tev uzskata, ka tev ir jādara tas, ko viņi no tevis pieprasa. Man ļoti žēl, ka patiesībā tu varētu sacensties tikai ar sevi. Man ļoti žēl, ka svarīgi ir tikai tavs progress, nevis kā tu izskaties uz vispārējā fona. Tā jau ir, ka, ja mēs salīdzinātu bērndārznieku ar vidusskolnieku vai ar augstskolas profesoru, viņi 3 nesalīdzinām lielumi. Un tāpēc arī mēs katrs cilvēks esam tik unikāls un salīdzināt mūs un kaut kādos rāmjos iet un vēl kādu cipriņu novērtēt. Tas nav īsti adekvāti. Bet, protams, tas ir tas veids, kā tie, kuriem vajag mūs izvēlēties, ka viņi kaut kādā veidā var atlasīt. Tad, šitā ir laba matemātikā, viņa ir 10 matemātikā. Ok, labi, tas man derēs. Ja? Šito mēs liksim pie tiem darbiem, kur matemātika vajadzīga ir. Šitai padodas valodas, te mēs liksim tulkot. Jā, kā viņiem valodās ir 5. Tas ir tas, kā mūs sadalīt. Bet kā pēc tam aiziet darbā, un tad izrādās,
Man pašai bija pieredze, kad es biju savulaik arī vadītāju. Bija jauns vīrietis, kuram bija visi piecinieki, nu visi maksimālie vērtējumi un kursi pēc kursiem, bet viņam bija psiholoģiska problēma, un viņš tā savu zināšanas vispār nespēja likt lietā. Nu, ko līdz, ka tev ir zināšanas, tu viņas nemāk pielietot. Un cits atkal ir tik radošs, un viņš nezin, kā tur fizikā bija, tur tie spēki jāpielieto, lai to visu uztaisītu. Viņš paņem uztaisīt kaut kādu jaunu iekārtu, pats uzprojektē, bez apreitē, bet nu kaut kā. Viņam vienkārši sanāk. Ja? Un tāpēc arī tā, ka tās zināšanas, kurā jomā viņas būs vajadzīgas. Dažiem tā matemātika nekad mūžā nebūs vajadzīga, citiem fizika īpaši daudz nenoderēs. Ir ceļš to, kas ir nopietnākā līmenī. Kaut kā vispārīgi priekšstatu, jā, bet ne dziļumā, vai ķīmija, vai bioloģija, kurā jomā mēs attīstīsimies. Vēl viens lūgums par ticējumu maiņu. Ja jums ir absolūti 0, tad tā kā nederēs, bet te var pielietot jebkuru citu ticējumu, kas ir jūsējais, jebkuru. Ja, tā ir formuliņā ielikt iekšā, un te būs pašās beigās tas ticējums, kurus minēšu. Skaitam kopā. Es, un sauciet savu vārdu uzvārdus. Izsaucu sevi, un nosauciet tā kā savu vārdu uzvārdu. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visiem saviem apziņas līmeņiem, visiem saviem pavadoņiem, visām savām dzimtas līnijām un kopā ar katru un ikvienu, kurš jebkad ir ietekmējis to, kam es ticu. Un es lūdzu analizēt ideju, kā, un jūs tad savu ticējumu, jums ir savādāks, bet mēs sakam, ka es esmu slikta mamma, un izlabot to tās izcelsmes vietās. Nāk lieklausieties, kas ar jums notiek. Tā kā šie te lūgumi tiek skaitīti, var parādīties arī visās fiziskās izpausmes, kā kamoli kaklā, spiediens galvā, krūtīs, deniņos, vatas sajūta galvā, ķermenis skrien skudriņas vai augstuma viļņi, pēkšņi svīstu, pēkšņi žāvājas, tie visi ir dabīgi, tā kā ķermeniskas izpausmes, tā kā mums enerģijas kustās. Bet viss no šī te varēja būt arī pie iepriekšējām metodēm, bet pie izspiešanas tiesas to es esmu novērojis visvairāk. Pie līdzjūtības frāzēm bieži vien ir šī te raudāšana, vajadzība raudāt. Ja, tad, kad mēs esam tā daļa, kurā ļoti sāpēs, ir uzrunāta, un viņa tad sevi parāda. Ja. Spiediens krūtīs, jā. Ar spiedieniem un visādām fiziskajām sāpēm mēdz gadīties pārsvarā, kad ir kaut kādi bloki, kas neļauj enerģiju iziet laukā. Un tad var nedaudz palpot un paskatīties, kas notiek, vai tas spiediens krūtīs krītās. Un atkal tā, ja galīgi nekrītās, tad ir zvans draugām, paprasīt atsēja, kā ar to tiek galā. Var arī pameklēt tos mans ļoti daudzos webinārus, viņa vairāk par 50 novadīja savu laiku par izpirkšanas tiesu, un tur ļoti daudzos webināros mēs tad arī kad ir šausmas simptoms kaut kāds parādies pēc lūguma noskaitīšanas, ko ar to simptomu darīt. Tā, reāls kamols kaklām pilns acis asarām. Tur ir tik sāpīgā tēma, tā kaut kāda ir aizskarta. Pirmkārt, tas ir ticējums, jā, kas sāpina. Ticējumam bija vesels protokols kaut kur sagatavots, kā var skaitīt tieši ticējumu mainīšanu, un ticējumu, protams, komplektā nāk tas, ko mēs esam piedzīvojuši, tad viss tās situācijas, kur mēs esam bijuši sliktas mammas, kur mēs esam tikuši sauc par sliktām mamām, kur mēs paši sevi saucam par sliktām mamām, kur mums bija sliktas mammas un kā viņas pret mums izturēs, tas viss komplektā tur priekšā. Vislabākais, ka mums ir šādas pārliecības, ir tas, ka apkārtējā pasaulē arī sāk mums spogļot un rādīt. Un tā kā protestēt par to, kā tu te mani audzini, un tu vispār neproti man palīdzēt, un tu neko nesaproti, kā es jūtos. Vai arī ir kāda vīra māte, kur pasaka, tā gan bērns nevar audzināt, viņas te galīgi izlaida. Dažādās versijās, lai mēs varētu ieraudzīt, ka mums ir šāda pārliecība, ja, kad ir šāds ticējums, un ka tur ir tā sāpe iekšā. Kā ar to sāpi tikt galā? Vēl būs vēl viena metode. Bungošana. Uz priekšā neiekļāvos pusotrā stundā. Izskatās neiekļāvos.
Labi, novērtēsim tagad. Pārliecība. Es esmu slitumam ticējams, cik tas jums ir patiesi šobrīd no 0 līdz 10, vai kaut kas ir mainījies? Cik tagad būtu vērtējums, ja jums būtu jānovērtē atkārtoti? Bet jums var teikt savus vērtējumus, kas jums nāk, jo jums nav jāizpatīk man. Ja man derēs arī tad, ja būs 10, es zinu, ko darīt, vienkārši būs nedaudz garāks process, jā, lai to varētu nokapināt no to 10. Nav mainījies. Jā, no tiem lūgumiem ir tā. Kā es minēju, ka mēdz gadīties, ka izpirkšanas tiesa var nenostrādāt, tam ir iemesli, ir tādi ātrie lūgumi, kurus var skaidīt, lai vispār tā izpirkšanas tiesa mūs atpazītu. Viena svarīga lieta ir, vai mēs vispār ticam, ka kaut kas tāds var darboties, un ja mēs neticam, tad arī var nedarboties. Bet dēļ tā ir citas metodes, un tā būs pati pēdējā, atlec atpakaļ uz 5. Ok, labi, tad mēs pastāvēsim ar tēmas lietu mammu. Viens variants man bija kā doma, ka mēs varētu ar tām pašām stresu savu strādāt, bez stresa, kā viņam ir daudz vārdu, tad kas stēpies vai stresa. Visās šajās metodēs ir ļoti svarīgi, lai mēs lietas saukt īstajos vārdos, un tāpēc, ja mēs sakam tikai stress, tad nekas nemainās, bet ja mēs pasakam šīs bažas par manu bērnu nākotni, tad izrādās, ka kaut kas strādā. Un tad var pat izmantot arī nepersoniskās apziņas vingrinājumu, kur bija šī, un tad mēs likām iekšā, ko mēs likām. Šī slikta mamma laikam bija, ja? Un tad mēs varētu tā vietā teikt, šīs bažas par manu bērnu nākotni, šī tīrā enerģija nav personiska. Šī bažu par manu bērnu nākotni, tīrā enerģija nav personiska. Daudz to gramatiski palabot. Labi, pēdējā metode. Tās pašas pēdējās divas, kas man bija vizualizācija, meditācija un tā tālāk. Es domāju, tas ir tik daudz mals, ka to jūs noteikti spēsiet atrast visu kaut kur resursu, bet bungošana. Tie, kur nav pazīstami ar bungošanu, tad 9 akupresūras punkti. Pirmo mēs izmantosim šo te rokas sānu, karatēts ir tiem punkts, viņi var bungot šādā veidā roku vien pret otru vai arī pirkstiņiem vien pret otru. Ļoti labi, ja to var kāds cits priekš mums darīt, tad rokas nepiekūst, bet šoreiz mēs paši tiksim galā. Šis būs punkts, kur mēs izmantosim pašā sākumā ar tādām ievadu frāzēm, lai tā kā to sākotnēji pretestību atlaistu. Un pēc tam būs punkti, kurus nav pat tik svarīgi, lai būtu tieši tādā secībā, kurus es bungoju. Ja kādam pārlases pār tas nekas, tas nav tik traki. Galvenais, ka mēs tiem punktiem visiem tomēr ejam cauri. Pirmais punkts būs uzats sākums. Tas tur, kur uzats matiņa sākās. Simetriskais punkts. Vai viņu var bungot ar vienu, ar diviem pirkstiem, ar abām rokām, krustā, nav svarīgi. Tad var vienu pusi vai par abām pusēm bungot. Nākošais punkts būs acs kaktiņš. Tas ir tieši tur, kur beidzās acs, tur kauliņš un pa šajā vietā. Varat sev pataustīt, tos punktus atrast. Atkal simetriski viena puse, otra puse, vienu, diviem, trijiem pirkstiem. Kas sanāk. Un tā bungošana ir vajadzīga tik spēcīga, lai jūs jūtat, ka jūs jau pieskarties, bet nesiet no spēka, tā kā zilums nedauziet sev. Tālāk būs zem acs, tas ir, tā kā ja mēs skatītos tieši tā, tā kā būtu tā kā pretīm acs zīlītēm. Apmēram, ja tā grūti trāpīt, tad pa šito te ir tas vaiga kauls, pa tur nevajag pa vaigu kaut kur klapēt, tā nebūs īstā, bet tieši pa to vaiga kaulu. Un tā būs punkts, kas ir zem deguna, virs lūpas, vai šādi var bungot, tad būtu roka priekšā ir parādīta. Un pēc tam ir zods, atkal zoda bedrīt, atkal tas pats, vai šādi, kā vieglāk. Un tad ir tāds visgrūtāk atrodamais punkts, tas ir atslēgas kauls. Tad, ja mēs ņemtu savu atslēgas kaulu, liktu 3 pirkstus pa labi un 3 uz leju, tad viņš tur būtu. Viņš tāda kā neliela bedrīte, un ir cilvēki, kuriem tas punkts ir jūtīgs. Un ir tā, ka viņas grūtāk ir atrast, tad var vienkārši ar visu plaukstu šitā bungot. Tad obligāti trāpīs, tur būs apkārt daudz citi punkti, bet mēs trāpīsim par to īsto. Šis ir nomierināšanās punkts, un tāpēc tā ir tā mūsu automātiskā vieta, kur mēs aktīvs, un tad mums arī automātiski gribās sev pamasēt šeit. Un tad ir padusē, kur sievietēm ir viegli, tas ir tur, kur krūkt tur lenci, tad mēs ietu roku padusē, un tieši zem plaukstas būtu punkti. Tur tā kā vistiņa šeit pa padusēm papēt. Šitais ir punkts, kuru arī var izlaist. Ja ir tā, ka grūti pieskarties tajā vietā, kad, man teiksim, ekrānā es pat nevaru pieskarties, tā jūs redzēt, arī var izlaist. Tā tieši pie stresa, atlaišanas tas nebūs tik būtiski. Un ir virspusē, galvas virspusē,
tad vai nu ar abām rokām, ar pirkstu galiem, vai ar visu plaukstu, atkal klapējam. Un tā klapēšana, tā bungošana ir tāda, ka 5 līdz 7 reizes būtu vēlams katru reizi. Būtu vērtīgi neiestriet pie viena punktu, vai paliek viena punktu, es tur klapēju un tur kaut ko tās frāzes runāju, vienkārši virzieties uz priekšu, un tā virzīšanās uz priekšu ir tāda, ka vērtīgi ir vismaz vienu apli izstāstīt par to, kas ir tas sliktais, piemēram, ka mēs sev uztam par sliktām mamām, un pēc tam vismaz tikpat apļus ir bija šie negatīvi apļi, pozitīvi kaut ko sev pateikt. Sākotnējā versijā gan bija tā, ka tikai par negatīvo bungo tik ilgi, kamēr viņš pats pazūd. Ja? Tad tā pozitīva uzlikšana virsū ir tāda, ka mēs tā kā līdz pašiem dziļumiem varam neaiziet, bet kaut ko pozitīvu jau sev iestāstīt, ieprogrammēt. Nu, tādā veidā var arī iestāstīt visāds ticējums. Tātad nevis afirmācijas 7 gadus skaitīt, bet vienkārši iestāstīt sev, ja? 1, 2 un pēkšņi ticu. Kad tas darbojas pamatīgi. To es esmu pārliecinājusies uz sevi un pilnīgi tādam neticamā līmenī, ka atcerēties lietas, kas nav notikušas, vienkārši sev iestāstīt, jo mūsu smadzenes ir interesants, smadzenēm ir vienalga, vai viņas to reāli piedzīvo, vai viņas tikai tam tā kā skatās ainiņas, vai viņas to tā kā sev pasaka, tas tā ir. Mēs to realitāti spējam sev radīt. Tāpēc šī ticējuma aiņa tik labi darbojas, ka mēs sev pasakam kaut ko citu, un turpmāk mēs tam ticam. Un bungošana ir viena no enerģijas psiholoģijas metodēm, kura tiek klāt pie zemapziņas. Tad šie ticējumi glabājas zemapziņā, un mēs viņam tur tiekam klāt. Lūk. Labi, pabungosim. Pirmais sākam ar kārtēt sirdsapziņas punktu, mēs tur bungosim nedaudz ilgāk kā visiem pārējiem punktiem, un pēc tam mēs viņu neizmantosim. Mēs tikai ņemsim no uzacis līdz padusē, līdz galvai, un pēc tam atkal uzacis tādus apļus pabungosim. Un atkal atkārtojot aiz manis. Tad arī es uzskatu sevi par sliktu mammu. Es pieņemu sevi un to, kā es jūtos. Kaut arī es domāju, ka es esmu slikta mamma. Es dziļi un pilnībā pieņemu un mīlu sevi. Kaut arī, manuprāt, es esmu slikta mamma. Es pieņemu sevi un šīs savas domas. Un tad mēs sākam no uzacis virzīties uz priekšu. Es esmu slikta mamma. Es esmu slikta, jo es esmu darījusi sliktas lietas. Es esmu slikta, jo es netieku ar visiem darbiem galā. Es esmu slikta, jo es nespēju pilnībā palīdzēt savam bērnam. Es esmu slikta, jo viņi teica, ka es esmu slikta. Es esmu slikta mamma. Es domāju, ka es esmu slikta mamma. Nekas nespēj šīs domas izmainīt. Es esmu slikta mamma. Slikta mamma. Vienkārši paiesim cauri punktiem. Slikta mamma. Es sev iestāstīju, ka es esmu slikta mamma. Es joprojām sev saku, ka es esmu slikta mamma. Man šķiet, ka es esmu slikta mamma. Man ir bail vēl vairāk noticēt tam, ka es esmu slikta mamma. Slikta mamma. Un tad mēs pārēsim pie pozitīvā, retoriskā jautājuma. Un ja nu tā nav patiesība? Ja nu es neesmu slikta mamma? Ja nu tas viss ir muļķības? Ja nu es esmu pati labākā mamma savam bērnam, kāda varēja būt? Un ja nu viņam vajadzēja tieši tādu mammu, kāda es esmu? Patiesībā, ja tā labi paskatās, es esmu itin laba mamma.
Es pat eju uz visādiem kursiem, lai palīdzētu savam bērnam. Man ir savas problēmas risināmas, bet es domāju par savu bērnu. Es joprojām rūpējos par savu bērnu. Es esmu laba mamma. Es esmu tik laba mamma, cik man ir resursi būt tādai. Es atļauju sev domāt, ka es esmu laba mamma. Un es apturu negatīvās domas par sevi. Jo tas, ka es varētu būt slikta mamma, nav taisnība. Un tas teica, kas ar jums notiek, īpaši tās dāmas, kuras teica, ka ir joprojām kāds piecinieks, tā kā diezgan spēcīgi un bija kā mūsu krūtīs. Vai ar to kaut kas ir mainījies? Bungošana ir unikāla ar to, ka mēs no ķermeņa dabūnam laukā to, kas ir enerģētiskā līmenī. Tad vispārējais runāšanas metodas neļauj to izdarīt tik veiksmīgi kā bungošana. Bet bungošana diezgan garš pasākums ir tomēr. Ja šis bija tāda ļoti īsa tā kā parauga bungošana, tajā materiālā, kas ir droši un paļāvība uz eksāmeniem, ir bungošanas meditācija, kas ir vakara nomierinošo bungošana tieši priekš bērniem, kuru varētu viņi izmantot šajā te pirms eksāmena laikā, lai varētu vienkārši vakarā nomierināties. Patiesībā ir tā, ka tagad mēs bungojam, tos meridiānu punktus stimulējam, tad nav pat tik ļoti svarīgi, ko mēs runājam, mēs tāpat nomierināmies. Jā, bet ja mēs vienkārši kaut kā šeit pabungotu, mēs jau nomierinātos. Ja mēs izējām cauri visiem šiem meridiānu punktiem, un ja mēs vēl paralēli runājam par to, kas ar mums ir noticis, piemēram, par to, kas ir dienas laikā noticis, tad mums paliek automātiski vieglāk. Un tāpēc tas ir viens no veidiem, kā var sev palīdzēt, jo tikpat veiksmīgi var palīdzēt ar izpirkšanas tiesu, noskatīt kādu 2-3 lūgumus, kas izrādās tie ļoti veiksmīgi, ja? Un mums to visu stresu paņem nost, un mēs ejam gulēt, un pilnīgi tā kā cits skatiens uz dzīvi ir. Vai tieši to pašu spēj izdarīt nepersoniskā apziņa vai arī līdzjūtības frāze. Tad visas no šīm metodēm strādā, jautājums, kas jums patīk un ko jūs gribat izmantot. Un tām metodēm ir tikai viena kopīga īpašība, viņas darbojas tad, kad viņas pielieto. Ja mēs atgriežamies pie domas par to, kā varētu palīdzēt savam bērnam ar šo te bungošanu, nu droši vien citam cilvēkam bungošanas tādu meditācija vai šādu te procesu novadīt būs pietiekoši sarežģīti. Tad, ja jums ir par bērniem, tad vislabāk būtu pastīties tajā manā materiālā, kur bija bungošana. Tur es biju par emocijām salikusi šīs bungošanas paraugus, un bija arī par ticējumiem, vai nofilmējis, es biju sevi, un man liekas, ka arī biju sarakstījis. Tekstu bija sarakstīti vairāk nekā bija nofilmēts. Tā kā, vienkārši tos paņemt, vai arī izpirkšanas tiesas tur arī ir. Rīt būs emocionāli smaga diena. Varbūt nevajag to atstāt tā, ka rīt būs emocionāli smaga diena. Mēs varam tādu beigšu ierakstu, mēs varam arī parunāties un pastrādāt kaut ko, tā kā dziļumā paiet un patīrīt to. Ja te manu rīka, tas kofrīts man ir nedaudz lielāks nekā es šeit dalos, jo tad ir vēl tas pats muskuļu tests, ko strādā, un var atrast pat, ir pat sistēma, kurā var ieraudzīt, kas visam tam ir iemeslā, un no kurienes tas nāk, kas tās ir par emocijām, un to visu atlaist tīri kā enerģiju, jo tā ir enerģija. Tad, tīri no fizikas skatoties, jebkura skaņa ir enerģija, un doma, pat, ka mēs viņu domājam, tad jau, tas spējas notestēt to, kas mums smadzenēs notiek arvien vairāk paplašanās, tad ir zinātniskiem metodiem ar visādiem aparātiem, un zinātnieki tiešām pēta, un es skatos, kad no Krievijas nāk tur tāda Behķere vēl laikam bija profesore, kura tieši šo smadzeņu darbību pēta, un Amerikā institūta, tā kā visā pasaulē, es nezinu, Latvijā kaut kas tāds nopietnas noteikti, bet tā kā lielajās valstīs noteikti.
Un jā, viņi ir atklājuši, ka katra doma tā ir enerģija, kas iziet cauri smadzenēm un rada viļņus, līdzīgi kā skaņa ir viļņi, kā gaisma ir viļņi, arī tās ir viļņi. Un tā enerģija viņa kaut kādu efektu atstāja. Un viņi var nomainīt, viņi var nonullēt, viņi var nodzēst, viņi var pārveidot par kaut ko citu. Un, jā, tikai jautājums ir, kādām metodēm ar tām, kas ilgu laiku prasa, kā piemēram afirmācijas, prasa ļoti ilgu laiku, lai mēs zemapziņā kaut ko iestāstītu. Bet šīs te metodas krietni ātrāk darbojas. Izpirkšanas tiesas lūgums esmu mainījusi tā, ka noskait vienu šo te lūgumu un ticējums nomainās un liekas vispār, vai tas ir iespējams, un pilnīgi tā kā ar citām acīm uz pasauli skatīties, vai emocijas tieši tāpat atlaist, vai līdzjūtības frāzēm arī. Vienkārši tās metodas katra ir savādāk. Viena ņem tā kā vairāk dziļumā, cita vairāk plašumā. Un tas ilgums, cik ar kuru ir jāstrādā, tāds visoperatīvākais var būt izpirkšanas tiesa, 4-5 lūgumi un viss vairs nav emocijas vai ticējuma. Bet atkal, tāpēc laika jāskatās, kas notiek, jo ticējumi viņi ir tādās grupiņās sapulcējušies un tā kā viens otru atbalstoši, viens otru tā kā spēcinoši, stiprinoši. Var gadīties tā, ka atlaiž vienu ticējumu, tā vietā nākās cits, atkal kaut kā tā enerģija pārveidojas un kaut kas cits. Un tad to zemapziņu tīri, tas ir tāds diezgan piņķirīgs un pamatīgs darbs, ko darīt. Labi, es teikšu tā, ka es labprāt saviem vārdu plūdiem liktu punktiņu. Vai jums ir jautājumi? Vai jautājumi, atziņas, ko gribētu padalīties? Ja jūs runāsiet, tad tas, ko jūs teiksiet, aizies ierakstā. Ja jūs rakstīsiet komentāros, es lasīšu, tad tas visi tāpat to dzirdēs. Un varēšu atbildēt, ja zināšu, ko teikt. Protams, kā lietošana, jā. Kurš lietos, kurš piedalīsies, kurš grib piedalīties sestdienas webinārā. Ja būs ļoti liela interese un bērniem būs vajadzīgs atbalsts, man nav problēmas katru sestdienas rītu uzrīkot. Sestdienas vai sestdienas rītu atkarīgs no kāda pašai personīgie plāni ir. Darbdienās viņi ir skolā. Būtu ļoti vērtīgi, iespējams, tieši eksāmena dienās, pirms eksāmena kaut kādu agro sesiju, tad pusstundu drusciņu pastrādāt kopā ar mani, pa ceļam uz skolu, jā. Jo to var šādas līdzjūtības frāzes, vai arī man bija doma, ka es varētu kaut kādas ierakstīt, līdzīgi kā meditācijas, ja, kad ir uz austiņu uzlikt un klausīties, un viņi brauc uz skolu un klausās savās austiņās MP3 failiņu, un vai sakas jau, vai nesakas jau, bet nomierinās vienkārši to ar līdzjūtības frāzēm. Atbalstīt bērnus pēc iespējas labāk. Lai viņi parādītu to, ko viņi spēja, tad visu tā savu zināšanas. Tā līdzīgi kā manam bērnam, kad likās tādu rezultātu latviešu valodā nevarētu būt, jā. Bet arī ļoti labi gājas. Un tas pats matemātikā, kad viņi saka, ka labi, tas nekas, ka man matemātika padodas, man bērns nebija nekas matemātiķis, viņi ir vairāk sportiski, vairāk uz valodām, bet ne latviešu valodu, kad tīri bija gramatika jāmācās. Jā. Skatos, ja komentāru nav, vairāk nekas jautājumu nav, tad es saprotu, ka jautājumu ir. Noteikti uzrunāšu bērnu par sestdienas semināru, es ar jums sazināšos telefoniski. Ok, labi. Varam darīt arī tā. Tad es atvados no visiem arī tiem, kas skatījās ierakstā. Paldies, ka nosūtieties līdz beigām, un es noteikti novēlu, lai jūs izmantotu visu šīs lieliskās metodas. Un, ja jums interesē šāda tipa webināri, tad ir vērtīgi, ja jūs parakstieties maniem jaunumiem. Tad, ja jūs pieteicāties šo webināru, tad es jūs automātiski nepievienoju jaunumu saņemšanai, man tikai tehniski jāapskatās, kā jums nodrošināt, lai jūs šiem jaunumiem varat pieteikties. Un tad piedalieties webināros. Ir diezgan interesants tēmas, mēs risinām un lielas lietas izdarām. Un tad iespējams tikšanos kādā citā webinārā, bet tad pagaidās jums saku ar labu vakaru, ar labu nakti, un tad, lai mums izdodas šo savu laiku arī mamām, tētiem, tā veiksmīgi pārdzīvot. Uz tikšanos kādā citā reizē. Ja? Tā.